kurš dzīvo vecajā jaunajā projektā vai kurš dzīvo jaunajā projektā? Pacēj roku. Tu dzīvo vecajā projektā vai jaunajā? Man liekas, tas jau skaitās kā jaunais projekts. Bet tas arī ir labs jautājums, ko mēs vispār saucam par vecu jaunu projektu. Ko jūs vispār gribat no manis? es jo cilvēki pārsvarā, es domāju, nesaprota, kas ir vecais jaunais projekts. Tas ir kaut kāds... Es to izdomāju. Oksimiron. Es to izdomāju. Nu, labi, daudzi par to tā runā. Jaunais projekts, ielika jaunais projekts reklāmā, ja? Kāds tev jaunais projekts? Es tu parādīšu. Oskar, jaunais projekts, nu, vecais jaunais projekts, domāju. Ko tu to iedomājies? 119. Zipnekalnā uzcelt 2009. gadā. Ok, tā ir jau tāda. Es domāju, ka tas ir viss, kas ir jaunāks par 2000. gadu. Nu, tad sākot no 2000. gada. Jā. Un līdz, šis ir jautājums, līdz kuram gadam? Man gribas pateikt līdz 2018. Kur jaunais projekts? Noteikti energoefektivitātes augstākā. Jā, ko jūs sagaidat no jaunā projekta? Energoefektivitāte bija viens atslēgas vārds. Ko tu sagaidi no jaunā projekta? Iespējams to vidi, kas apkārt. Ja mēs runājam par mūsdienīgiem jauniem projektiem. Bet ko es nesagaidu, tie ir augsti griezti. To es jau negaidu no jauniem projektiem. Tu negaidi to, ja? Okay, no jauniem, bet... Jo tā efektivitāte, izmaksas. Tā. Jo, tāda ziņa, kā veciem jauniem projektiem bija tie augsti griezti, bet jauniem projektiem pārsvara nav. Ok, labi. Tas ir forši, ka tu to piebildi. Un šitais ir jauns projekts vai nav? Es teiktu, ka šis ir kaut kāds 2001-2002 gads. Un pēc mūsu mana definīcija tas ir no 2000 līdz 2008. Nevis 8, bet 18 gadam. Un tad šis ir jaunais projekts, vecais jaunais projekts. Jā, tas ir trakākais, kas var būt, laikam, es jau speciāli meklēju, ja? Nav jau arī tālu jāmeklē. Piemēram, šitais 1500 kvadrātā, jā. Jauns projekts. Tā kā viņi ir dažādi, bet ir tie projekti, kas ir tiešām, Bet jau uzbūvēts 2018. gadā, mēs tad to skaitām par vecu jaunu projektu? Jā. Okay. Kā jūs domājat, kāds ir dārgākais vecais jaunais projekts pēdējo 3 mēnešu laikā pārdotais? Pēdējais dārgākais? Jā, 3 mēnešu laikā. No vasaras, no kvadrātmetrā? Nē, kopēja cena. Tu skaties? Jā, tikko. Vēlreiz jautājums, vēlreiz. Dārgākais vecais jaunais projekts pēdējo 3 mēnešu Kas reģistrēts cenu bankā? Tad zemes grāmatā. Pasaki kvadrātmetrus. Es neatceros, cik tur, trīnieks, divnieks, viennieks. Man liekas, tas ir 4 bija. Labi, es uzreiz došu tādu hintu. Māja uzbūvēta 2000 pēc cenu bankas 17. gadā. Bet man kaut kā liekas, ka šī māja ir jaunākā, bet rādas pēc datiem, kā 17. gada būvēja. Un tas ir otrreizējs jau sanāk nopirkt un pārdeva tālāk. Ja? To es nezinu. Iespējams, ka no attīstītāja. Bet man liekas, ka tur viss bija izpārdots. Tu pa gadu skatījies, ja? Kad jā, viņš, jā. Okay, dēļ gada. Jā. Pāri 500,000 vai zem 500,000, kā jūs domājat? Zem. 400. Pāri 500,000. Labi, 700. Bišķiņ zemāk. 600, jā. 650,000. Un tas bija Kuģu 28, tas apaļais. Viņš ir vēl... Man liekas, ka tas ir jaunāks, bet jau pagāja laikam 6 gadi no uzcelšanas brīža. Tu apsviešos iela 28, ja? Cenu bankā var forši iezīmēt otrreizējs, pirmreizējs tirgus. To es neizdarīju. Jā, un tad tu vari redzēt arī, vai tas bija tā kā otrreizējs vai pirmreizējs tirgus. Un ja mēs runājam par vecie jaunie projekti, šodien... Tad definīcija arī tiek ietekmēta ar to, vai no attīstītāja, jeb ne? Zini, īstenībā gribētos tā teikt, jo, piemēram, varbūt 5. vai 4. gadā attīstītājs pārdod pēdējos dzīvokļus, kuri nav lietoti.
tas tāds pirmreizējs tirgus tomēr ir, un tas būs jauns projekts, ja? Jaunceltnē iegādājos dzīvokli, ja? Tā. Citreiz ir tā, kad nopērk dzīvokli, nākamajā gadā pārdod, cits tur vēl kaut ko, ja? Un trešajā gadā jau varbūt trešais īpašnieks. Un tad tas ir otrreizējs tirgus, vai tā ir jaunceltne? Gan jau, ka tie 3 gadi, jā. Labi, es parādīšu, kur mums tas darījums bija, ja? Par kur tu runāji, ja? Viņam vienkārši ir gadi pagājuši jau kopš nodošanas, un tad tur tas darījums par to 650 man liekas, tur viss bija izpārdots attīstītājiem. Labi, es nezinu. Varbūt tas ir otrreizējs tirgus, bet šo būtu grūti nosaukt par vecu jauno projektu. Jā, mums šodien laiva nosaukuma vecie jaunie projekti, tad šis nebūs vecs jaunais projekts, bet otrreizējs tirgus gan tas bija, kur tu saki iespējams visdrīzāk. 650 tūkstoši. Tā, un man vēl viens skaitlis sagatavots, kā jūs domājat, par to pašu periodu, cik daudz dzīvokli bija pārdoti virs 200 tūkstošiem? Vēlreiz, cik daudz pa tiem... Cik daudz veci jaunie projekti bija pārdoti, kur pārdošanas cena bija virs 200 tūkstoši? Ideāli. Virs 200. Es tagad... Vecais jaunais projekts skaitās arī šitie, jā, visi. Es ieliku cenu banka vienkārši 2017. No 2000 līdz 2007. gads. Jā. Tas kuģu tas arī tāda skaitas kā, pēc cenu bankas datiem tur iet. Viņš skaitās kā jāvecies. Pa gadu vai pa šo pusgadu? Pa 3 mēnešiem pēdējiem. No 1. jūnija līdz šodienai. Mazliet priekšā reku parādīšu visiem. Jā. Šis ir tas pats otrreizējs tirgus. Rīgā šādi izskatās dzīvokļi jaunajos projektos, jaunceltnēs, jaunajos projektos, otrreizējs tirgus, ja? 128, 152, 130, 120, var sakot, jūlijas, te nav augusts, ja? Jo augustu vēl reģistrē zemesgrāmatā, daļu darījumu, tāpēc mēs vēlāk to redzēsim. Bet, ja mēs skatāmies uz jūniju un pagājušā gada jūniju, pagājušā gada jūnijas bija ļoti daudz aktīvāks, jūlijas, arī atpaliek, bišķi ir kritums darījumos, ja? Kopumā, vidēji. Bet tie 120, 130 darījumi mēnesītis varētu būt vidējais? 3,7. Cik tu teici, kādu robežu tu gribēji redzēt? 200 tūkstoši un virs. Virs 200 tūkstošiem? Cik daudz darījumu? 20? Jūs gandrīz esat abi tuvu 30 pa 3 mēnešiem. 3,7. Tad 10 mēneši sanāk. Kas 10 mēneši? Vidēji, ja pa 3 mēnešiem 30 darījumi, tad vidēji var pateikt, ka te ir aptuveni 10 darījuma mēnesī. 10 darījuma mēnesī virs 200 tūkstošiem. Virs 200 tūkstošiem otrreizējā tirgu. Izskatās, ka jā. Vecākās mājās pa 3 gadiem. Jā. 10 darījuma mēnesī. Es esmu ļoti daudz tādu piedāvājumu, ne? Es nepaskatījos tieši cik daudz. Paskatāmies, cik es esmu šādi. Varam tagad paskatīties. Jā, paskatīsimies, cik mums sanāks. Rīgā visi sludinājumi, ņemsim jaunais projekts. Tur gan mēs nevarēsim atlasīt tās jaunceltnes, jo tās arī tur būs. Virs 200, ja? Cik lapas? 7 lapas. Ļoti daudz. Darījumi? Otrreizējā tirgū? Notiek? 30 pa 3 mēnešiem, tad 10 mēnesī. 10 mēnesī. Bet šeit tev arī jaunceltnes iespējams. Te ir jaunceltnes, jā. Viņu diezgan daudz tur būs, jo attīstīt apsies, kur ir. Kuģi, kur. Speed. Ir vansistabas bilde vai nav? Tur bija tas, ka šajā projektā ir vansistaba tāda, ir kam nepatīk, kā uztaisīt. Tomēr 10 tādi dārgi darījumi mēnesī, man liekas, tas liecina par diezgan lielu pieprasījumu. Tas ir diezgan daudz, manuprāt. Pret piedāvājumu, man liekas, ka piedāvājums ir daudz plašāks. Bet jo tālāk mēs ejam, jo lielāki darījumi, jo vairāki piedāvājumi un mazāk to darījumu. Un ko tu saki, ka 10? Atkal, kur parasti tā darījuma notiek? Jaunajos projektos. Virs 200. Es skatījos, tur bija kaut kas tajā merka, kur uzbūvēja Mežciemā, Jaunbīkeri. Tas pats Kuģu iela, tur ne tikai šis darījums, tur bija vēl, man liekas, kādi 3 darījumi. Tā ir apaļa māja. Ja viņš būtu kā, ja mēs neņemtu, ka tas ir pirmreizējs tirgus?
Tad viņus izņem... Tad atņemam 3 no tiem 30, jo 3 no tiem bija tieši tajā mājā. Jā, es saprotu. Ok, paskatīsimies, varbūt kāds mums kaut ko raksta. Tā. Es jums parādīšu vēl mazliet statistiku īsumā par darījumiem. Labs vakars, čau Anžela, čau Ines. Mums atsūtīts ir links no Vadima. Vadim, tūlīt apskatīsimies. Kas mums te vēl ir kaut kas par veciem jauniem projektiem? Ir linki. Paldies, labvakar, Andri. Raimonds rakstā. Čau, Jāni, ir linki. Čau, jautājums par māju, sorry, ne pa tēmu. Mums katrā laivā ir sorry, ne pa tēmu komentārs, bet zemes gabalam ir zemes grāmata, uzcelta māja, nodot eksploatācijai, bet mājai nav zemes grāmatas. Cik grūti būtu dabūt zemes grāmatu mājai jauniem īpašniekam, ja bija šāda prakse? Aleks, sveiks. Interesanti, ka viņi nav ierakstīti zemes grāmatā, ja es pareizi saprotu. Tur nevajadzētu būt problēmām, un īstenībā tu vienkārši privāti mums var uzrakstīt, un mēs varam pastāstīt par šo jautājumu. Es negribu samaloties. Tev ir bijušas tādas situācijas? Iespējams, ka vienkārši nav nodota eksploatācija, tāpēc arī nevarēja reģistrēt zemes grāmatā. Tikai kā zeme reģistrēta zemes grāmatā. Rakstīts, ka ir uzcelta māja un nodota eksploatācijā. Nav nodota. Vai ir? Un nodota eksploatācijā, bet nav zemes grāmata. Kāpēc viņi nevar vienkārši iesniegt dokumentu uz zemes grāmatā? Kur ir problēma? Tāpēc, ka laikam darījums ir noticis, un tagad ir jauns īpašnieks, un tad tam jauniem īpašniekam nav šis akts uz viņa. Bet es esmu, atceros, būvatļaujas pārreģistrējis, un man liekas, ka arī tas akts par nodošanu eksploatācijā kopā ar pirkumu līgumu. Man liekas, to visu var viegli sakārtot. Tur vienkārši vajag zvanīt valsts dienestam, prasīt viņiem, un tad no tā gala iet tālāk. Bet, ja tu esi pirms darījuma, ja, tad es tavā vietā nodrošinātos ar kaut kādām palūgt veco īpašnieku, ka viņš apņemās veikt šīs darbības, un tad tu pērci iedod rokas naudas, nezinu. Var tā darīt. Vai tiešām vecajos jaunajos projektos skaņas izolācija ir sliktāka nekā sērija veida projektos? Andrejs jautā. Kā kur? Atkarīgs no projekta, jā, tā varētu teikt. Ļoti dažādi. Un ar ko salīdzina sērija veida projektos? Tie paši Merka, Jaunbikeri, man liekas, tur ļoti labi bija skaņas izolācija. Atkal Saunas ielā, es zinu, ka sākumā bija liela dzīvokļa, ja? Starp lieliem dzīvokļiem bija tās lielās nesošās sienas, tad viņš krīze, viņu nepabeidza. Tad sāka jau atkal, bet mazāks dzīvoklis jau taisīt. Un sanāk, ka no tā viena lielā 3 dzīvoklis taisa. Un sanāk, ka starp dzīvokļiem taisīja vienkārši starp sienas. Parastās starp sienas, nevis tur baigi nopietnās. Tad sanāk, ka es nezinu, kādas skaņas izolācijas. Vienkārši saku, ka tieši tā, kā kur. Vecie Lietuvītī nokrīt monēta. Visi kaimiņi meklē. Jā, tas arī ir. Tā gadās. Kur mums raksta vēl. Čau, Edgar. Varbūt kāds var paskaidrot, kā labāk darīt, ja pērk dzīvokli izīriešanai šobrīd. Maksāt kredītu 20 vai 30 gadus? Es teiktu, ka 20. Atzīmēt, 30, bet maksāt tā, it kā būtu 20. Tā kā ņemt uz 30 gadiem, bet maksāt tā, it kā es 30 gados. Jo tad tu met pa virsu to... Tu dzēs pamatsummu ar savu maksājumu un nemaksā procentus. Jo, ja tu ņem uz 30 gadiem, tad, teiksim tā, tavs mēneša maksājums ir mazāks, bet, ja tu maksā vairāk, tad viss, ko tu maksā vairāk, dzēš pamatsumu. Un tas samazina nākamos mēnešu maksājumus. Tas vienkārši atļaus tev ātrāk izmaksāt, un vismaz es tā biju kaut kad rēķinājis, un likās, ka tas ir vislabākais variants. Tāpēc ņemt uz maksimālo periodu un maksāt pēc iespējas vairāk katru mēnesi. Ko varat pateikt par jauno veco projektu Ziepniekalnā? Liesmas iela 4. Nekad neesmu redzējis tur dzīvokļu pārdošanā. Paldies, Andrej, par jautājumu. Pasīsimies, kas ir Liesmas iela 4. Arī tur neesmu bijis. Bet tu esi daudz jaunajos projektos bijis. Jā. Ziepniekalnēs arī daudz ko tirgoju, bet tieši tur ne. Arī kur tas atrodas... Tas jau ir... jā, tas ir lauka vidū. Tur, kur ir rekutēja Rimī, teiksim tā, kad mēs redzam, tā ir garākā 62. Vai 119. Baltijā vai kur tur?
Nu, rītīgi garš. Cik tur paģiezdi bija? Daudz. Un tas ir Ozolds ciemā, jā. 17 kāpņu telpas. Reku Ziepniekalns. Tie, kas orientējas tā, tad es vienkārši parādīšu jums. Šeit ir krustojums. Šeit tā garā māja un jaunais projekts. Otē. Bet vieta ir smuka. Tāda ziņa, ka ir zaļā, tur pļāva, tur mežs tālāk iet. Jā. Nu, šeit kaut kāda strojka. Man tā vieta tāda liekas pamasta, bet es piekrītu, ka varbūt tas zaļums un tas, ka, ar kājām tur kaut kur arī aiziet. Es ar skūteri tur nesen braukoju. Šeit arī? Tur tieši pie projekta ne, bet šeit, Ozolciem ielā. Viņš tāds pa tālu, man liekas, no visi, bet tas ir kā kuram, rūkotam, trīniekam, un arī apkārt nekā nav. Tu tāds izēji un, tur ir patikami tāda ziņa, ka ļoti zaļš visapkārt ir. Tā kā laukos, bet tomēr tev ir visa infrastruktūra, kas ir Ziepniekalnā. Normāls privātums. Mēs varam pie paša projekta. Varam cenu banka apskatīt. Nožugot teritoriju. Jā, obligāti apsīsimies, jo saka, ka darījumi tur nenotiek. Vismaz piedāvājumi tur nav. Pozemes parkings. Bet vizuāli man patika, labi izskatās, man liekas. Jā, nav nevaina. Izskatās ļoti līdzīgi tam Jūras laiks projektam Graudu ielā. Jūras laiks? Tā saucas. Tas ir tāda. Grauda 29. Jūras laiks? Tā saucas tas projekts, jā, Jūras laiks. Tur nesen trīnieku pārdevu. Nu, kā nesen jau 3-4 mēnešus atpakaļ. Cik kvadrātā? Es neatceros, cik kvadrāta, bet tur bija neliela platība, tur 60 kaut ko kvadrāti. Un mēs pārdevām pa 115, man liekas, ja es nemaldos, vai 110. Man liekas, mums sludinē bija 115, un mēs pārdevām 110, ja es pareizi atceros. Esmu jau 4, jā. Paskatīsimies, kas tur notiek. Pareizāk sakot, kas nenotiek. Pēdējie 5 gadi būs kaut kas. Man liekas, tur vienreiz divnieki gribējām pārdot pa baigo kosmosu. Kāda platība tur divniekam? Kā nav? Sērija veida vilks, jā. Tas loģiski, ka nebūs, jā. Ja tādiem projektiem arī bieži tas platības ir lielākas nekā jauniem projektiem. Pa pēdējiem 5 gadiem ir 11 darījumi. Tas ir 2 mēnesi, gadā. 2 gadā, pēdējos 2 gados ir pēdējos 2 gados 5 darījumi. 2,5 gadā. 1600 kvadrātā. 1600 kvadrātā, precīzāk divnieks, liels divnieks pa 120. Cik platība tam divniekam? 74 kvadrāti. Tur arī apsties, viss tāds jau jātā. Normāls. Vismā normāls. Forši, ka balkons liels, vai ne? Bet 70 kvadrāti baigi lielais. Izolēta virtuve. Griezta augstums šeit ir, šeit ir parasti, jā? Nav tie augsti griezti 3 metri. Nē, man liekas, šeit normāli griezti. Varbūt bišķi zemāki kā... Ja man tie veci jaunie projekti asociējas, ka ir tāda liela, milzīga platība divniekam, 3 metru griezto augstums. Tur bezmaksas parking un mantu glābotava, kas nāk komplektā visiem iedzīvotājiem. Jā. Tas vēl labi, ja tas nāk komplektā. Tas nenāk komplektā. Šeit man liekas baigi žēl, ka nav plāna, bet es redzu, ka te bija 2 izolētas istabas, ja nemaldos. Abas 2 iziet uz lielu balkonu, un tad ir virtuve izolēta. Tas kā trīnieks pa lielam, ne? Ģimenē bērni visdrīzāk nopērk, un tad jau 120 ir loģiska cena. Vispār nav nevainas, ne? Es gribētu uz apdari varbūt kaut kā tādu modernāku. Tas, jā, to varbūt piekrāsot, bet vairāk kāds, kuram ir ierobežots budžets, bet gribēja kaut ko kvalitīvu, varbūt nosacīt kvalitīvu nopirkt. Un trīnieku nevar normāli dabūt, un viņam nevajag tur to... tad virtuvi izolēta un nice. Pagad, cik bija platība? 74 kvadrāti. 130 izliks, 120 pārdeva. Normāli. Man liekas, šis bija vairāk, tāpēc, ka izolēta virtuvi. Tāpēc, ka virtuves nebija. Tāpēc tas 10 atlaida. Nē, es vairāk par to, ka tas diezgan, man liekas, dārgi. 91 kvadrātmetrs
Man liekas, 120 laba cena, ja tagad pa 120 tur. Tagad jā, bet tas tur bija... vairākas divniekus metropolē esmu pārdevis, un tur plāti pa 57 tiem bija. Ok, labi. Nu, cena kvadrātmetrā ir ok, jā. Un tad mums ir 91 tūkstots ziemā bija. Nu, 56 kvadrāti arī. Jā, tur viss dzīvok tādi. Jocīga plānojama, ja? Nu, platības ir tādas interesants, jā. Kas tad te ir, kur arī līdzīgs? Viņiem tas balkons skatās klāt. Bet šito arī, tas pats pārdevējs. Bet tas pats pārdevējs. Kaut kā interesanti, jo bildes likās, ka tās pašas, kas iepriekšējiem. Bet platība cita, tas ir tas piedāvājums. Jā, ka uzcēla izīrē, lai nav PVN jāmaksā un tirgo. Nu, es nezinu, vai tas ir tas gadījums, bet tā. Arī 1691 par tik lielu platību, jo, nu, it kā jā, bet ja viena istaba, nezinu, te neko nevar saprast, plānu arī nav. 110, reku vēl viens. 110. Vēl pagājuši gadu, pirms gada tieši, rekur ir 68 kvadrāti, divnieks pa 120. Izolēta virtuve. Tas ir tas pats gadījums. Izolēta virtuve. Kādā ziņā tas pats gadījums? Nu, izolēta virtuve un divnieks. Un liels divnieks pa 120. Jā. Nu, man liekas, tik viņš arī maksā. Mums ir smuki, ja? Pazemes parkings vēl cenā? Tad nu noteikti. Pasies arī, ka plānojums. Tu ienāc iekšā, tev ir virtuve, viena otra istaba, balkons. Tam otram balkons bija pa istabām kaut kā. Pazemes parkings 120 000. Nu, tas ir atbildot uz jautājumu par Liesmas ielu. Redz kā. Nevajadzēja pašam neko zināt, apstījos cenu bankā. Bet pareizi teicu, tu tā apdara nebija, ne? Tāda līdz galam. Tāds, jā. Un vieta arī tāda. Es domāju, tās izolētās virtuves tur... Nu, bet tu redzēji, būtniecības gads bija 2009, viņš vienkārši nodzīvots. Pārāk liela priekš tām istabām. Kura gadā būvēta māja? 9. bija. 9. Nu, ja tas remonts ir noticis, tad tev jebkura gadījumā būs jātaisa kosmetisku remontu. Jā. Bet īstenībā, kur tas Ziepniekā un Liesmas iela, viņš ir tāds tā kā, gandrīz vai tā kā pateikt daudzdzīvokļu māju tur Baložos vai tur, nu kaut kur tā, bišķi nostāk, ja? Nu, rajons. Babītē, piemēram, ja, kur ir kaut kādi jaunie projekti. Bet ne tie, kas ir piņķos, ja, ka tev tur ir jau, nu, bet tā, ka tev ir māja, un tu kaut kur tālumā redzi šoseju, bet tu viņu nedzirdi, un tā, nu, zini, tā kā kaut kādā pļavā vai kaut kur nostāk, nu, Rīgas rajonā. Tā es tagad gribu vienkārši parādīt darījumu skaitu, šis ir Rīgā, Rīgas rajonā. Es gribu Rīgas rajonā parādīt. Rīgā, un otrs ir arī Rīgā. Nu, tad nevar parādīt visu. Gribēju parādīt, bet es pateikšu tā, darījuma skaits tur aug. Viņš tāds... Pagaidzi, tu pamēģināšu. Bet tas ir skaits. Vai, tur jau nav sērija vai tik daudz? Nē, tieši otrreizējo. Jauno projektu, šito pašu, par ko mēs tagad runājam. Nu, rajonā, vai ne? Jaunie projekti, kas ir jaunie vecie projekti Rīgas rajonā, darījuma skaits, nu, labāk izskatās kā Rīgas pilsētā. Nu, tur skatās, pirkumu darījuma skaits ir labs bija jūnijā. Tāds pats kā pagājuši gadu. Un ir bišķi kritums varbūt jūlijā, bet nav tik traki. Es tūlīt mēģināšu atvērt, man bija. Tā kā diezgan loģiski. Loģiski, tev liekas? Jo privātmājām atkal, varbūt tāpēc arī, jo privātmājām darījuma skaits krīt. Mēs tagad publicējam Facebookā visur. Darījuma skaits krīt Mārupē, krīt, kas bija Ķekavā krīt, jā? Visur tas, krīt. man liekas, arī tas, kas var pamatot, kāpēc tā ir, jo līdz 200 000 nopirkt privātmāju ļoti grūti, bet jau kaut kādu tur 3-4 rajonā, jaunajā projektā, jaunajā vecajā projektā jau varēs atrast. Nu, varbūt, jā. Tur tā lieta, vienkārši tas, ka tur vienkārši darījuma skaits lielāks. Ok, mums ir linki. Rekur mums atsūtīja linku, kas mums viņu atsūtīja Dāvis. Cerams, ka tas ir Āgenskalnā. Jaunais projekts Āgenskalnā. Ranka Dankis 9.
Es taču tajā mājā šobrīd tirgoju vienu dzīvokli, 6. stāvā. Manuprāt, ļoti laba vieta. Nu, baigi laba Man liekas, vieta. vispār izcila vieta. Nu, ļoti labi. Tur blakus vēl kaut ko viņi plāno attīstīt. Tur ir kaut kāds šitais te, man liekas, attīstības plāns vai Jā, kaut kas jā, tāds. jā, 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 tur es to parādīšu. Tas ir... Viņiem tur ir turpinājums šim te projektam, par kuru tikko runāja. Viņiem šeit tālāk ies vēl citas mājas. Tur jau izplānota attīstība visai teritorijai. Šeit vispār tā attīstība tāda paredzēta, ka šeit ir dzīvojamās mājas un šeit ir biroja mājas. Nu, ja mēs runājam par kopēju vispār Ķīpseles attīstību, šī reģiona kaut kādu tādu virzību, tad šeit ir dzīvojamā daļa. Šeit ir uz darbu strādāt. Ja? Un tad tev ir māja šeit, ja, kurā tu teici, tirgo dzīvokli. Tas ir liels dzīvoklis. Viņš tāds saudabīgs ne visiem derēs, bet viņš ir... Tu tagad par to manēju, jā? Par tavēju, jā. Jā. Tur ir, bet viņš ir saudabīgs. Tur ir 120 kvadratmetri, un tas ir mansarda dzīvoklis ar ļoti smuku apdari iekšā, un tas ir pilns komplekss tur ar visādiem. Tur parkingiem, noliktavām. Kur apmēram šeit, vai ne? Nu, tikai cita kapņtelpa, bet jā, apmēram tur. Salīdzinoši stilīgs. Viņš bija stīlīgs, jā, un visādā... Tu taču līdz citiem mājām, vai ne? Ir. Nu, lūk, un šajā mājā mums atsūtīja tikko linku sludinājumu, jā. Sakuras pie sakurām. Jā. Bet patiesībā šī ir renovēta māja. Tas ir vēl viena kategorija. Tas ir vecais, jaunais, renovētais projekts. Nu, zini kā, ja tur ir nodošana eksploatācijā, ja, kas ir būvprojekts, tad tā renovācija jau ir uzskatāma kā, tur ir savas prasības, tagad normatīvi jāizpilda, ja, un tā kā pa lielam tur visam vajadzētu būt ok. Jā. Ja mēs skatāmies uz kaut kādu vienkāršotu atjaunošanu, un, kā saka, renovēta māja no ārstu skaties, nokrāsot fasādu, nomainīt logi, tas jau ir tā. Tur tad ir jāskatās, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Šis projekts saucas River Park. River Park. Nu, viņš savulaik, man liekas, baigi likās augstas cenas, kad iznāca, bet vienalga aizgāja. Tāpēc, ka cenas kāpa tajā laikā. Visu laiku jau kāpja viņas. Un kas te mums ir? Raņķa dām bija 85,000 divnieks, 2042 kvadrāti. Šitā bija ilgāba. Man liekas, šis ir labs piedāvājums. Man liekas, normāls. Un man liekas, arī cenu banka, es nebaldos, tur bija darījumi daudz stiprāk pār 2000 kvadrātā. 1 līdz 10 būs jāvērtē. Raņķa. Vēlreiz pēc tam bildes apskatīties tieši iekšā, bet man liekas, man patīk. Cik bija 9? Rankinām bija 9. Kāds tev periods ir? Pēdējie 2 gadi. Okay. Ne no attīstītāja, jā. Un te ir 2300, 2400, 2100. Sludinājumi ir... Visi virs Sotaka. Un sludinājumi ir 2000 kvadrātā. Viņam tur ir iekšā parkings, tur noliktavā. Tie bija lielāki. Šitas ir vismazākais 53 kvadrāti. Šis ir labāks. Nē, bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka tas šito jāslēdz ārā, bet tas piedāvājums, ko man liekas, tas ir labs piedāvājums. Labs piedāvājums. Labs piedāvājums, jā. Man arī liekas labs. Parking tur ir komplektā? Tā dzīvoklis... Nav rakstīts. Pat ja nav, vienalga, man liekas. Nekas. Pat ja par parkingu jāpiemaksā tur dažus tūkstošus, vienalga, man liekas, Zini, vienīgi tas, jā, viņu varētu pārdot par šo cenu. Noteikti, jā. Viņu varētu. Es gan piestrādātu pie tā, kā viņš tiek pasniegts. Jā. Un arī, ja būtu labas bildes, jo šeit, grūti saprast, bet ja, nezinu, tur fotografs Oskars taisītu bildes, man liekas, ļoti smuki šeit viss izskatītos. Jā. Un... viņš ir ierobežots, jā? Kur ir tā virtuve, redz, kāds viņš tāds, nav liels, jā? Viņam ir tomēr 42 kvadrāti, un viņš otrajā stāvā, un nevar zināt, uz kurien logi iziet. Izstāst, ka tieši uz pagalmu, kas varētu būt,
iemesls, kāpēc viņš lētāks arī ir. Virtuvē. Uz šeien tu domā logi? Te ir iela. Nē. Tur ir iela un parks. Tur ir tāds zaļa. Uz iekšpus tur redzama tā, man liekas, Hruščovka 5 stāvu. Un tieši dzīvoklis, kuru es tirgoju, tas sanāk virs jumta. Un sanāk tev ir skats uz upi, uz Daugavu, uz tiem visiem. Tu zini, kāpēc šeit ir balkons un pārējiem nav? Nezinu. Parasti dara otrādāk. Bet labi, tas tā. Ja varbūt, ja logi ir tieši uz pagalmu un skats uz Hruščovku, nu varbūt tas bišķi. Nu, bet vai tur ir, tur man liekas, kad ir vēl tālāk aiziet. Tev var būt skats uz Hruščovku, jā. Jo, ja ir augstāks stāv, tad tu jau skaties pāri Hruščovkam, un tas tev netraucē. Bet, ja tieši... Nē, mēs varam uzstīties šādi. Jā. Nē, ir ok. Piedāvājums noteikti ir labs. Tā tomēr renovēt māju 2000 tādā vietā, jo tur tagad tūlīt blakus būs. Šeit. Kas viņu te attīstīs? Šeit, šajā zaļajā vietā. Tur plānojas arī projekts. Tur jau rezervācijas pieņem, ja nemaldos, tā kā varēs uz tā viļņa flipot, varbūt negluži. Es domāju, man šitiem būs augsta zvanu jāuzvana. Jā, šis izskatās potenciālā augstā zvana mērķi. Vienkārši paradīšu, kā mums nofotografēt dzīvoklis šai pašā mājas 6. stāvā un uzreiz šis aizies. Nē, arī tas, ka tomēr nav fakts, ka viņš tā vienkārši aizlidos pa 85. Nē, aizlidos, bet daži mēneši laika noteikti būs. Līdz 100, man liekas, ir ļoti daudz cilvēku meklē, nevajadzētu būt baigi grūti atrast klientu. Viņam galvenais, tiešām normāli viņu parādīt, jo šobrīd viņš izstāsta, tā. Jā. Nevisai, tā kā, telefons safšķai, lai ielikt. Vērtējumu varētu dabūt. Jā, noteikti. Mēs taču redzam, tur 2300, man liekas, jā, bankā. Bija. Tā kā varam likt Zolīdu 9 no 10. Precīzi, jā. Zolīdu 9. Bet 8 par piedāvājumu. Pēters atsūtīja mums linku. Tur, ka tu vienu nevari vaļā, to pirmo, ko tu atvērsi, tie 24, tā arī neesi parādījis arī. Jā, kurš tas bija? Nezinu. Pats pirmais, kas tika iesūtīts. Nav, es neredzu vairāk. No. Pēc tam es atvērušies pēc kārtieši. Pēters ir, kur atsūtīja. Šitais jau bija, ne? Mēs vienreiz apspriedām šito. Ādažu nodā, ādažos, Ubaļu mājā, Ēriks. Mēs viņu sapulcē apspriedām, man liekas. Tā, es tagad mēģināšu atcerēties, ko mēs runājām par viņu. Tātad ādažos tiek tirgots 3-stab dzīvoklis, 5. stāvā ir lifts. 89 kvadrāti. Tātad, normāls platības strīnieks. 1600 kvadrātmetrā. Nebija tā, ka mēs kādā laiva kopā ar Antonu apspriežam kaut kādu trīnieku ādažos? Varētu tā būt, bet man liekas, šo mēs apspriedām sapulcē, es pilnīgi atceros. Mēs pat taisījām cenas analīzi, skatījāmies piedāvājumus, un es piedāvāju vēlreiz apskatīties. Man liekas, viņam bija sākumā cena 160 ar kaut ko. Un mēs teicām, ka šādai ir jābūt cenai, lai radītu vispār kaut kādu aktivitāti. Bet varbūt es maldos, mēs līdz apskatīsimies vēl. Labi, pabeigsim par dzīvokli. Šādi jāizskatās labi sagatavotam dzīvokļu pārdošanas piedāvājumam. Tas ir viens. Manuprāt, jo izskatās labi. Uzrunā. Dzīvokli arī ir kam uzrunāt. Ja ir augsti griezti, tas, ko tu sagaidi. Yes. Šis ir ļoti stilīgs dzīvoklis. Trīnieks, jā? 2 vannas istabas, ja nemaldos. 2 guļamistabas izlaides, balkons, ādaži. Tur gan nians par mājām ir. Šī nav jaunākā. Tādu remontu par 500 eiro kvadratmetrā var uztaisīt? Man šķiet, ka nevar. Jā, var. Man liekas, ka var pa 500. Pa 500 var. Ko bez remonta tādu nevar nopirkt, vai var? Es nezinu. Jā, man liekas, ka ir ļoti adekvāta, laba cena. Jā, bet paskatīsimies, kas ādažos vēl ir. Jo man liekas, ka ādažos bija trīnieki vēl. Un tur bija tas prikals, ka... jā, ideāli. Yes! Tas ir tas, ko mēs runājam. Tagad šī cena ir tāda, ar kuru var strādāt. Jo viņš bija 160 ar kaut ko, šis te dzīvoklis.
skatoties bildes, protams, var likties, jā, 160, protams, skaists dzīvoklis, ja pēc šīs bildes skatoties, ja, tā kā pasties uz viņu, ja, tas tev nav tur biķernieku ielā, ja, tās dzeltenās, parasti trīnieki, ja, visi karopkas te kaut kas īpašs. Bet tomēr kvadrātmetra cenai arī jābūt atbilstošai, un tie ir ādaži, tas nav tev tur, ja nav kaut kas baigi labs. Un vēl pie tam šī māja nav jaunākā no visām, tāpēc mums nācās koriģēt cenu tādu, lai viņi atbilstu vērtējumam, jo vērtējumu nevarētu uztaisīt 160 noteikti, bet tagad cena kvadrātmetrā viņam ir, tā jaunos paņemsim, tagad viņš ir atbilstošs, man liekas. Bet nav tik labs, kā tas iepriekšējais, ko mums iesūtīja piedāvājums. Šitais ir tāds, ar kur var strādāt, man liekas, tikai. Nezinu. Tas jau... Varētu viņu par šito ciparu? Paskatāmies. Ādaži, Ūbeļa iela 3. Ādažu nots. Paimsim pēdējo gadu. Jaunie projekti. Kāpēc neko neatrod? Tāpēc, ka nekā nav jaunajos projektos. Neatrod man neko šeit jaunajos projektos Ādažu novadā. Tu atradīšu pa kartē pats. Tā arī, man liekas, es esmu tikko redzējumi, ka tur vispār ir kādi 5 piedāvājumi, ja, jaunais projektos. Tad, ja tu gribi dzīvot tur jaunajā projektā, tev īpaši arī nav tur daudz izvēles. Jā, tagad jau vairs nav. Tas arī ir faktors, starp citu. Paskatīs, ja tu nenopirksi šo, tad ko tu pirksi? Tas ir skarbi, bet jā, tā ir. Dārgākās cenas tur. Pastīsimies. Būs 2? Nebūs. Gandrīz. Jā, gandrīz ir. Bet tas viss ir mājās, kas ir rekus 8. gadā bija pa 1800. Četrnieks. 166 000. Tāds pats dzīvoklis ir kur. Tas pats variants. Ar remontu svaigāku. Jā, apdarīs tādu noturīgāku. Tādu čotkāks, jā. Bet viņam ir kurš gads? Tikko skatījos. 6. man liekas. Tas bija 6. Nē, tas bija, 6. gads. Tad ir vēl kas mums pa 145 ir, kur bija. Pa 145 pārdevās arī četrnieks. Arī tāds pats. Visi 145 ir, kur. Bet runā, ka tagad tā aktivitāte ir tāda mērenāka. Piedāvājumā arī viss kaut kas ir, un tad ir grūti dabūt to pircēju. Jo pirms pusgada šitādu dzīvokli izlikt, jā? Pa 145 izlikt. Viņš aiziet, vienkārši momentā visu pirka. Tagad ir bišķi grūtāk. Es nezinu, Roman piekrīt, nepiekrīt? Man nav tik liela ar ādašiem tieši saskarsme, bet man liekas, ja tur 5 piedāvājumi, un šis ir viens no labākiem, šis ir varbūt top 2 no tiem 5, tad viņš pārdosies. Ok. Tas ir godīgs fakts. Tur ir iespēja arī, ka viņš bija nedaudz dārgāks. Jā, es redzēju, jā. Bet šobrīd cena ir tāda, ar kuru strādāt. Īstenībā viņu pat droši var pasūtīt vērtējumu. Es domāju, ka viņi varētu novērtēt par šo cenu. Un tas būtu godīgs pirkums, ņemot vērā to, ka man šķiet tur arī paliek viss, kas ir dzīvoklī, un viņš ir jau labi iekārtots, un tas arī ir sava vērtība. Es domāju, šis ir labs pirkums. Bet tas ir ļoti liels faktors, ka tur nav čakara. Tu samaksā naudu, saņem atslēgas, un tā pašā diena jau tur dzīvo. Jā, un vēl pie tam tie ir ādaži, tur darījumi notiek, un piedāvājumi šobrīd nav. Un man ļoti patīk vispār šis pēdējais stāvs ar to augstiem griestiem, un viņš nav visur augsti griezti, viņš tikai tajā vienā vietā. Balkons ļoti foršs dzīvoklis. Es jau viņu, kad redzēju pa 160, man viņš ļoti patika kā piedāvājums, bet es samulsu pie tā, ka bet ir lētāki varianti. Cenas darījumiem vecākā mājā, kas ir tur dažādi gadmājas,
tiešām nebija dārga. Nebija tur 2000 kvadrātā, tur bija 1700. Un tad mēs sapratām, ka, ja vēlas iziet uz darījumu ar šo variantu, tad viņu vajag piekoriģēt pie šīs cenas. Tagad ir īsta cena. Tā es teikšu. Tas ir Pēterim. Tā ir īsta cena. Un tas arī nav fakts, ka viņi obligāti varēs novērtēt par šo cenu. Tad redzēs, kā būs. Ralfs iesūtīja kaut ko, un tas nav mūsu Ralfs. Kolēģis Ralfs tas nav. Mums te ir iesūtīts, kas tas ir? Ir vecs jaunies? Izskatās jocīgi jau pēc fasāda. jau nebija. Tas pēcprojekts, kuru norenovē centrā, kas ir iekšpagalmā. Vidričēlā. Tur bija tāds zeltens pēcprojekts iepriekš. Man liekas, ka tā ir tā māja. Apskatīsimies. Kā bija Vidriģu? Vidriģi iela 4. Tagad jau tur ir renovēta fasāde. Jā, bija sārkaņķieģi, jā, man liekas, viņam. Viņu uz abām pusēm aiziet? Bet par kuru? Vai tīri jēdzīga māja? Visa māja? Jā. Visa šitā māja? Tur liela viņa, tas baigais pēcprojekts bija. Viņu vienkārši norenovēta, un visi tur dzīvo jau no 90. gada. Jā, šeit es nesauktu par vecu jaunu projektu. Tas ir vecais pēcprojekts. Cits fakts, ka šī varētu būt labāka māja par to, ko mēs pašā sākumā skatījāmies. Pašā sākumā tu domā Ziepniekalnā? Sārkandaugā tur to... Pavisam to stikla pili, kas siltumnīca. Nezinu, man nebija ne tur, ne tur. Bet tu zini, bet jautājums, vai tu zini tādus specprojektus, kuri ir labāki par veciem jauniem projektiem? Vai zini tādus vecos jaunos projektus, kuri ir sliktāki par pāris specprojektiem? Tieši par specprojektiem? Man vispār patīk 119. sērija kā tāda. Pat ja nav renovēta, vienkārši ļoti labi smuki izremontēts 119. sērijā, man liekas, varētu būt labāk nekā kaut kāds vecs jaunais projekts, kurš, tādā ekonom klasē. Ok, paldies, jā, tas arī ir godīgi. Ja mēs runājam par veciem jauniem projektiem, kad tiešām ir mājas, kas ir sliktāks, lūk par šo. Jā, šī nav jaunais projekts. Pagaid, mēs varam paskatīties. Cenbankā. Cik bija Vidriģu? Kaut kā pēc stilā pat ar tie fasādi ir nokrasoti, bet vienalga izskatās pēc padomju mājas. Izstās pēc stabu 100. Vidriģu. Nav dzīvokļa darījuma, laikam. Bet jebkurā gadījumā izstāsts savāds. Nav. Protams. Lai gan māja milzīga. Varbūt tev filtrs stāv uz gadu? Es uzliku visu. Vai uz jaunajiem projektiem? Jā, arī. Bet, tūlīt viņš ielādē visu, kas tur ir bijis jebkad. Bet tas, ka visi var savākties un norenovēt tādu milzīgu māju, jau forši. Jā, parāda, tas arī. Tur normāli cilvēki dzīvo. Un vieta. Tā ir šeit. Dažiem veiksmniekiem tur vēl garāžas ir. Tur iekšā jābrauc. Arī ko redzēt sarkanos ķieģeļus vēl. Vecā bilde. Furša vieta. Es labāk dzīvoju tur iekšā nekā šī diemā. Jā. Un ja pašā augšā stilīgi, jo pa lielam teika ir 5 stāvu apbūve, ja neskat jauno teiku, un tas tā labs skats kaut kādā tur 9. Vienīgi tas, ka te kaut kur ir dzelzceļš, ja? Viņš nav tik tuvu. Nav tik tuvu. Galīgi nav tuvu. Un tad te ir tā ropažiela. Jā. Tad sanāk, ka šeit iznāk tā Vidriģu iela. Ok, reku māja. Uzreiz tramvajs. Tramvajs. Laba loģistika viņam. Jā. Tā ir laba vieta. Ko mēs sakam par dzīvokli? Viņš arī ir pie spēcprojekta ielikts. 1300. Trīnieks pa 95. Jauns lifts. Pārbūve. Es domāju, ka ir. 100 punkti, jā. Siena novaktajā starp virtuvi un... Vai tā nebija nesoša? Jo 602. sērija, piemēram, tā ir nesoša siena. Man liekas, šitais tā kā 103. tur.
Ja man jauc. Yes, krūzīts. Bet labs margas tāds, tas konkrēts, tas man patīk šitie, man patīk renovēt specprojekti, ja godīgi. Bet dzīvoklis gan tāds ir, kur roku pielikt katrā bildē. Jā, tas ir tā. Redzēji šitie? Jā. Tas ir, tu, kad šķirsti, tu jau... Vienos, ka nav klusā daba, ka tikai viņš pievilks un offčāts. Tā parasti dara, vai ne? Jā. Var jau šitā, tagad es esmu RHD, kur ir. Oho, es pat nezināju. Jā, cik tas HD, tur ir HD, bet... jā, es teiktu bez remonta. Ieroči kaut kāda arī, jo? Kādi ieroči? Šaujam ieroči. Mēdī. Vai arī gaisans. Nezinu, var saprast. Gatavs klientiem. Bet stulākais ir tas, ka tu sēdi, skaties sludinām, visu kaut ko var paskatīties, tā kā paložņāt. Tas ir, varbūt, ir jēga padomāt, kad fočē. Jā, tu vienreiz savās to dzīvokli. Nav jau jāfčē to katru dienu. Tu to dari tikai vienreiz, pārdod un izliec to sludinājumu. To tik grūti paņemt un savāk pekals kaut kur nolikt. Tas ir, un tur ir 4 vai 3 saliec visu vienā istabā. Ka cilvēki var iedomāties, kā viņš tur dzīvo, kā tur būs, nevis skatīties uz, dažos gadījumos vispār tā, ka neko uz stūri tu skaties. Un ko tu vari iedomāties, skatoties uz stūri, neko. Un es pat vienu istabu, taktika. Atbrīvojam šo istabu, visu sanesam te. Nofučējam šo istabu. Tad visu sanesam šajā istabā un nofučējam pārējais. Izklausās pēc plāna. Starp citu ir liela viesistabā un nav sienas. Plāna. Iespējams, ka pat viss ir saskaņots. Jā, tas ir superīgi. Un te mums ir 2 istabas, katra ir nepilni 10 kvadrāti, kas nav liels, mazas istabas. Bet ir lifts, specprojekts, liela viesistaba, dzīvoklis ir bez remonta 1300. Cik viņš būtu ar remontu? Nav viņš pilnībā bez remonta. Kādam šits skaitīsies remonts, man liekas? Jā, bet tam nebūs 95,000, ko samaksāt. Varbūt. Redz, tur tas prikals. Šāds remonts varētu būt remonts. Ja tā nebūtu teikt, tas būtu precīzi. Teikā ir tā, ka man dzīvo. Tad es gribu šītīk. Tā ir, kas ir gatavs teikā samaksāt un dzīvot šādā remontā, lai tikai dzīvot teikā. Un tad ar laiku visu kaut ko darīt. Un beigās viņam būs arī taisnība. Jo savadīs kārtībā un dzīvoklis tiešām būs ļoti likvīds un varēs pārdot. Vieglāk. Bet es nezinu, šitai pa dārgu, ne? Gribētu redzēt tos darījumus. Viņš ir pārāk liels. Es gribētu redzēt, cik ļoti cilvēki pārspīlē tajā. Šitas ir, varbūt nav īstais laiks pārspīlēt, es tā laikam teikšu. Tagad ir tā bišķi savādāk, kā pirms gada. Pirms gada viņš varētu, es laikam teiktu, ka aiziet. Varbūt. Tagad gribētos redzēt 89, varbūt būtu godīgāk. Lai var teikt, ka strādāt var. Varbūt kļūdos, varbūt kāds piezīmē pateica, ka ņem. Bet ir jau pagājuši daudz dienas. Tas ir rītīgi smuks apšķāt. Varētu pat tiem 95 arī mēģināt, jo tev tāpat tie visi cilvēki, kas tur mocās, lai tā būs dzīvokļu piezīmēs, un tad tur skatīsies uz cik tu varēsi nostāties. Bet, ar šitādu taktiku būs grūti. Jo es uzreiz varu iedomāties, vai viņš atzvan tiem cilvēkiem. 100 punktu. Galvenais, ka viņš. Tu pēc ieročiem? Jā. Es vienkārši iedomājos, kāds cilvēks ir tirgo, un tur ir neatnāc. Tu jau zini, kas ir tirgo. Jā. Tad viņš tev vairs nerunā. Es domāju, viņš neatzvan nepazīstamiem numuriem. Es pieļauju, es nezinu, bet vai arī neceļ telefonu pēc 10. Atnāc paskatījās, ko domā. Nezinu, ko domā. Jā, nepateic. Tā nav man darīšana, jā. Pagad, tas bija trīnieks. Jā. Dīvaini. Platība ļoti, bet, ne platība, bet plānojums. Plānojums vēl paciešams, ne? 11 kvadrātu guļamis vai jau ir mazie, tas ir masters. Viņš kopā maksās cik? Cik viņam tur bija tie platība? 70 bija kopējiem. Labi, 400 reiz 70. 28. Arī ko vēl ir tā skaitās tā pati māja, 6. Kuram? Vai kur Vidriģu?
Šis pilnīgi bez remonta. Bet tas arī nebūs jaunais projekts. Jā, bet redz, vidri žu ir, nevis džu. Tāpēc varbūt neko neatrada. Man liekas, cilvēki, kuri skats jaunas projektus, visticamāk neizskatītu šito. Šis vairāk konkurē ar 602 kaut kādam. Nē, viņš konkurē, manuprāt, ar jauniem projektiem, jo jaunie projekti palikuši dārgāki, vai arī viņu kvalitātes sāka parādīt savu patieso seju. Kaut kādiem, šitiem švakiem, kas vispār 7. gada klasika, kaut kādiem tie švakie sapūšajām fasādēm, es labāk ņemu šito. Nekā dzelzdavs, piemēram, 127, kas tam krāsainajiem balkoniem. Viņš ir viss apaudzis ar kaut kādu sēni, stāv tur. Man tā. 1200 vidrīžu, kur bija darījums tieši šāds pats pirms gada. Tas pats dzīvos tieši vēl. Paskatīsimies to vidu. Pagā? Tas ir tas pats? Nē. Tas ir cits. Bet arī tāds. Šis pavisam klasika no celtniecības laika. Un viņam bija tas siena. Jā. Kā jāapskatās, vai viņš ir tiešām saskaņots. To nevar zināt. Nē, bet var redzēt, ka tur pilnībā nekādas nesašas konstrukcijas tur nav. Sakārtota māja, tas ir labi, bet reāli tajā mājā darījuma rekordi 92, 88. Es teicu, ka esam 90 jāliek. Kurš gads tas ir? Māja? Jā. 80. 80. 9 gadi pirms manas dzimšanas. Jā, un tad ir 82 divnieki. Šis gan ir dārgi, bet tas ir remonts noteikti. Reku tikpat, cik Raņķidam bija. Tikko skatījāmies. Divnieks, ja? Pa 82 bija. 40 kvadrāti. Šis ir lielāks, jā. Neredz bildes. Šitas gan ir... Nav lēti. Šis ir teikas. Izskatās tieši pēc 602 sērijas. Iekšā. Piekrītu. Iesim tālāk. Paldies par iesūtīto keisu Ralfam. Tas tiešām ir temats. Vai vecais jaunais projekts ir labāk par specprojektu? Tur jāvērtē individuāli, bet mēdz būt, ka specprojekts ir vērtīgāks pirkums noteikti. Pēters iesūtīja atkal kaut kādu arī Salaspilī gan. Tas ir jaunais projekts. Silmaļu 21. 4 pa 145. Tāpat kā Ādažos. Varam salīdzināt. Neko nevar saprast. Divstāvīgs, to varēja saprast. Man liekas, kopumā Ādažos cenas būtu lielākas nekā Salaspilī. Tā. Jā. 10-20%, jā. Ādaži būs foršāks gala punkts nekā Salaspils. Kā kuram? Kā kuram, bet viņš būs cenas ziņā. Būs dārgāk. Piecējiem varbūt tādam, kurš tieši uz budžeta ir, viņam tieši Salaspils patīk. Bet šis piedāvājums nav budžeta variants. Vienīgi tas, ka viņš ir it kā ar divstāvīgs, bet vai tāpēc viņam jāpaliek dārgākam? Silmaļu 21. Andri, ja tu skaties, mūsu vērtēšanas daļas vadītājs Andris varētu ierakstīt komentārā, vai tas, ka dzīvoklis ir divstāvīgs, viņš uzreiz dēļ tā ir dārgāks? Kāpēc, lai viņam būtu dārgāks, vienkārši pēc kvadratmetras cenas? Bet varbūt kādam tas ir tā kā, saprot, kad ierauga divstāvīgs dzīvoklis, uzreiz, ka tas kaut kas īpašs, bet es pilnībā arī atbalstīšu to, ka tas... Cik loģisks ir tas otrais stāvs, cik daudz kvadratūras nozoga trepas, un ļoti daudz faktoru atkal. Jo centrā divstāvīgs dzīvoklis parasti ir tā, otrais stāvs gājām priekš punduriem. Jā, vai arī otrais stāvs bez logiem, vai vēl kaut kas. Reku Silmaļu ielā ir bijis viens darījums 21, kas ir Silmaļu iela 21. Pasīsimies kartē, varbūt tur ir vēl citas tādas pašas mājas, pieļauju, ka visas šīs. Tāpēc es uzreiz paņemšu visas. Šo noņemsim nost. Un cik tam mums tur būs darījumi, un kāds būs dārgākais? 1700 dārgāk būs? Tur pat nebūs 1700. Es domāju, ka nebūs.
Turpat nebūs 1700, ko tas nozīmē. Bet redzat, kādas cenas ir rajonā? Tas ir izskaidrot darījumu skaita pieaugumu. Pavisam cits cena. Nu, tā kā agrāk Rīgā. Un agrāk, es domāju, pirms 5 gadiem. Jā. Un gads galvenais, ka tai mājai nav, viņa ir 7. gada. Tas pats, kas Purciemā tās mājas, kuras tagad grib pa 2000 pārdot kvadrātā. Un braukt līdz Purciemam un Salaspilī, nu tādā sastrēguma laikā, nu tu daudz nezaudē līdz Salaspilī aizbraukt. Nu labi, ir tālāk, bet tas pats, kas Zipniekalnā dzīvo, tur uz tās pļāvas, pat labāk tev apkārt ir vēl citi cilvēki. Nu, es tā varbūt pārspīlētu, bet... Nu, Purciemā tagad tā maģistrāle, kadreiz būs uzbūvētā. Tas ir labi vai slikti? Nu, no vienas puses trokšņiet, bet es domāju, tur būs, nezinu, tur 4 joslas vienā pusē, tur, laikam, ātri varēs visur tikt. Es piekrītu, jā. Viens ir tas, kā ātri varēs tikt. Es nezinu, vai daudz ātrāk, bet ērtāk ārā no Rīgas noteikti varēs tikt, jā. Bet, ja mēs runājam par to, ka gribās kaut ko nopirkt, un tā braukšana vairs nav tā lielā problēma, rajons paliek interesantāks. Un Salaspils, Ādaži, vēl kaut kas, nu, Ādažos gan jau tāda cena augstāka. Šeit gan nav nekas pa 1700. Cik viņi gribēja? Arī kaut ko līdzīgu, jā. Tieši augstāko. Viņš arī salīdzināja. Iet pēc rekorda. Tieši tā. Iet pēc rekorda ar rekorda lielu platību, jo šeit rekords bija ar 70 kvadrātmetriem. Tad tur ir 50, 50, nu tur visi tādi, nu, nelieli. Paskatīsimies, kāda lielākā platība bija tur darījumam. Iet pēc rekorda cenas, šādas platības pa 1000 eiro kvadrātā pārdodās tur. Pareizi, 1100. Nu, varbūt 1200. Atkarīgs no stāvokļa, it kā izties viņš tāds. Nu, izstāst labi. Saprast, kā atspīd no visurienes visu kaut kas, bet... Salaspilī no trīnieka sākot pārdod dārgākais. Oho, viss kaut kas te ir. Cik tur, nu, visādas cenas te ir, ja? Silmari 17 regu 155. Nu... Es laikam divstāvīgais vēlētās šits tā. To divstāvīgo nevarēja saprast, bet jā. Rieku pa... Tas ir cenas tā kā Ādažos. Ādažos bija 1600. Jā, bet gala cena, es domāju. Lielāki. Šitie lielie. Šits mazais. Un kur šities? 200. Kurš 200? Optimists. Šitais? Jā, 200. Tas ir investors visdrīzāk. Vai arī kāds uztaisīja remontu pirms tirgo. Nu, atsvaidzināja. Rasējums. Pat taisno no ekrāna. Jā. Tas tak ir tas tur. Rīgas vārti. Nezinu, mans projekts nepārāk. Jā, nu, izskatās, ka tā cena ir par augstu, laikam. Nu, ja man jāatbild uz... Tev, Roman, patika šitais piedāvājums? Tu vari pateikt kaut ko? Nu, man nebija saskarsmē arī... Tev šitādā cenā ir arī Rīgā cena. Nu, piedāvājumi ir tev vai nav četrnieki? Nu, četrnieki, nē. No četrnieku es pārdevu pēdējo bija pa 183 tūkstošiem, un tur bija 80 kaut ko kvadrāti. Imantas Ozoli. Nav tā, ka tagad četrnieki un trīnieki tev tur ir jaunie projekti, ja? Kad viņus tagad tik daudz neskatās un nākas to cenu bišķi koriģēt vai arī nu, tā cītīgāk strādāt pie tā, lai dzīvokli skatītos un pārdotos viņš. Ja dzīvoklis ir smuks, pilnīgi gatavs dzīvošanai un tāds gaumīgs, tad viņu skatās. Nu. Okay. Tad tie, kas tur runā, ka viņiem aktivitāte kritusi vai jūs dzīvoklis, es esmu vienkārši jūs dzīvokļi nav gaumīgi. Nē, dažreiz ir tā, ka reāli ir ieguldīts daudz naudas, un tu saprati, ka tur, ja viņi tirgo gandrīz par to pašu cenu, nu, vai pat lētāk, nekā viņš tur ir ieguldījis. Bet tas stils vairs jau tik novecojas, tie klasiskie stili, ka neviens tur neiet to skatīties. Yeah. Bet ja viņš ir tāds mūsdienīgs un skandināva stila, prezentācijas notiek diezgan daudz. Aigars prasa, Igor, pasaki, cik var nosist, un es zvanu māklerei. 9. gads, bildes diezgan neveiksmīgas. Vari iegūglēt iecavkrasti un paskaties bildes, lai saprastu apkārtni. Iecavkrasti.
Ok, let's go, kaulēties vajag. 85, atkal 2,54 kvadrāti, Jelgava, Ozolnieki. Oi, nu tā. Tā. Ups. Paga. Ko tu, Roman, saki par Ozolniekiem? Tu neesi bijis tur, ne? Arī ne. Nu, es pārsvarā Rīgā tirgoju. Jā. Tāpēc varbūt Šis ir labs projekts. Ja mēs skatāmies Ozolnieki, tad paskatīsimies šeit. Ozolnieki. Oskar, zini šito? Nē. Garām brauc esmu, bet neko nezinu par to, kas tur ir iekšā noticis vai nav. Vajadzētu būt labāk par Salaspili, vai ne? Kur tas vispār atrodas? Pirms Jelgavas. Tagad tuvāk Rīgai, ja? Jā, un ir kam ļoti patīk tā vieta. Labākā Jelgava, ja ne? Nu, it kā. Ozolnieki. Bet tur nav daudz ko, laikam, pievilkšu vienkārši. Kur palikt tas jaunais projekts? Viņš kaut kur te bija. Tātad mēs braucam garām. Help. Vore, kur ir. Nu, paskatīsimies, kas tur ir noticis vispār. Ozolniekos, es zinu, ir pāris labi jaunie projekti. Tur bija viens vispār jauns svežaks uzbūvēts. Tur 1700 bija kvadrātā cenas. Šīdēļ mums izskatās. Pa cik tu viņu gribētu pirkt, Roman? Nav nejausmas. Nu, ja tev piedāvāt, Roman, tu drīkst izvēlēties cenu. No, es tāpat kā tu tagad skatītos cenu banku un kaut ko mēģinātu saprast. Jā. Vēlreiz, cik tur ir platība un cik šobrīd cena ir? Šobrīd cena ir 1570. Jā, 85 kopējā, tas ir divnieks, pēdējā stāvā. Man patīk, ka ir 4 stāvi, man nepatīk ļoti augsts mājas, man patīk, kad ir 4 stāvi. 54, nu tāda standarta platība. Es tev parādīšu arī vietu. Es ņemtu Raņķa Dambi 850 šo. Raņķa Dambi bija viennozīmīga investīcija, tu tikai jā, tur. Nu, protams, jā, tas bija labs piedāvājums tur. Mums vajadzētu, zin kā, balvu tam, kurš iesūta vislabāko case. Nu, tā kā... Nu, šobrīd man pagaidām Raņķa Dambis patika visvairāk. Jā. Nu, reāli, 1/1 cenā šito, un tu esi Ozolniekos. Nu, jā, salīdzina vietu Raņķa Dambis un Ozolnieki. Nu, jā, tā, nu, ja tā pamatīgi uz papīra, tad jā, bet šis ir tāds arī patīkama vieta. Man patīk, ka arī diezgan zaļš visapkārt ir. Tāda vide izskatās tā patīkami. Un patīk, ka dīķis ir, vai ezers, kas dīķis kaut kāds, jā? Tu pateikšu. Tur ir, man liekas, ka... Bet vai vispār tas ir tas, nu jā, jo tās bildes, kas ir SS, vispār neizskatās Nē, tu pa to ūdeni var aizpaldēt līdz, izskatās, ka tu vari, jā, tas ir... Ar ūdensmoci uz darbu. Uz jūru, man liekas, var aizbraukt. Nu, līdz Lielupē var tikt, un tad aiziet. Jā. Nu, izskatās, ka... 1500 ir pa daudz. Jā, tagad, kad mēs apskatāmies tas bildes, kas ir apkārt, man patika tā vide. Ir ūdens, ir tur koki. Tas pats, kas Raņķa Dambī viss. Bet pa cenām, kas tad tur ir? Ozolniekos dārgākais dzīvoklis ir pārdevies par... 1350 tas arī bija. Tas bija dārgākais? Jā, tu jau bija uzlicis. Ārprāts. Tas ir dārgākais 1350, ja? Pēdējo 3 gadu laikā. Nekas dārgāk nav pārdevies. Un tas viss ir krasta viens. Tāpēc, kas iezīmē, vai ne? Kura gada ir šī māja? 9. gada, jā. Bet, ja mēs noņemsim šo te un vienkārši Ozolniekos dārgākais dzīvoklis, pat cik pārdevies, tad tur būs 1490. Rīgas jau 40. Pirms gadiem. Un tā pārējie visi darījumi bija šeit dārgākie. Spēcprojektā. Reku atbildi tev. Kurš spēcprojektā? Tas ir, 83. gads. Rīgas jau 40. Tad pēc būtības, ja tu gribi dzīvot Ozolniekos, tad šis ir labākais variants.
Pareizi es sapratu? Nu, zini, kā man liekas, ka... šitajā pārdevums. Šitajā. Es nezinu, kas tas, kā tur varēja nopatikt derības, bet, jā. Man, ja es vērtētu, ja mēs izreikinām 78, ja? Piemēram, cena 78, man liekas, tas jau būtu tā kā dalīts uz 54, 1444, tas tāpat dārgi. Rekords, jā. 74, 800 dalīts uz 54. Bet mēs redzam, cenu banka... 1300. Bet cenu banka lielākais bija 1400 kaut ko, pareizi? Lielākais. Viens, bet tas bija Rīgas ielā, jā. 1300 kaut ko bija, jā. 72. Es piedāvātu uztaisīt vērtējumu. Kad ir tik traki. Tad kaulēties vieglāk ir vienkārši nevis pateikt, tik rupjam būt un pateikt 70, ja? Bet piedāvāt uztaisīt vērtējumu. Jo es zinu, ka vērtējums nebūs 85. Un vieglāk būs runāt caur vērtējumu, nekā caur, vienkārši viņš nemaksā dārgāk. Un it īpaši, ja tur ir aģents, tad aģentam var paprasīt, man ir piedāvājums, uztaisam vērtējumu. Esmu gatavs pikt, es viņu pirkšu. Uztaisam vērtējumu. Ļoti slikti nostrādājis aģents īstenībā. Pasies, tur mēs tikko skatījāmies to video un visu pārējo. Ja? Es teiktu, šī izskatās, ka parādīti ir visi defekti. Es teiktu, vide tas ir tas labākais, kas tur ir. Jā? Tur ir zaļš, tur ir tas dīdzis. Mēs varētu sagatavot piedāvājumu, lai skatītos 85, glūbīts. Tur obligāti vajag ar dronu. Tas ir tas objekts, kur tas ir vajadzīgs. Kur mēs te jau runājām, jā, iet savu krastu, kur šī ir laba bilde, jā. Iedomājies, tev ir ūdensmocis, un tu vari tieši iziet no kapņu telpas, apsesties un aizbraukt tur līdz Rīgai, vai? Nē, tas ir forši, jā, bet... Līdz Andreja salai. Jā, un es nezinu, vai tur to pa ceļam... Tur izdara kafiju un iet uz darbu. Tik tālu tu vari ar ūdensmocis var aizbraukt? Es nezinu. Uzpildīties vajadzēs pa ceļam. Bet rekur ūdens blakus kā tāds ir ļoti labi, jo tur rekur bija ledus, tad tev ir, jā, tas ir forši. Bet 82, laikam, vai 85 jau ir pa daudz, jo tādā cenā tu vari arī mēģināt kaut ko tādu vecumu projektos nopirkt arī Rīgā. Mājas it kā līdzīgi maksā Ozolniekos, Jelgavā, mēdz pārdoties līdzīgi kā Rīgā, bet Jelgavā nekā nav vairāk. Jelgava un rajons, visi sludinājumi, pārdod, divnieku vajag, piemēram. Šitie tirgo pa 70 cik tur, ja? Tā arī var pateikt. Kur pilnīgi jauni svaigi tirgojās pa 78. Šitais tik, kas te vēl ir? Kur jaunais vēl viens Jelgavā. Nebūs virs 80. Nebūs. Un šitas ir kaut kas, tā, rupi reiķinot, pilnīgi tā uz ātro. Ja salīdzina tos projektus. Skaidrs, jā, bet... Tādā. Bet šitais arī jau tikko izlikts. Varbūt arī pārdosies, kur viņš atrodas. Jā. Es ceru, ka mēs viesām kaut kādu skaidrību, lai nesanāk tā, ka nopērts pa 85. Pa 85 lūdzu nepērts. Nē, es pareizi pateicu, vai ne? Pa 85 noteikti nepērts. Aigar, es ceru, ka devu kaut kādu sapratni. Čau, jautājums par māju, sorry. Jā, sveiks, čau, Egils iesūtīja kaut ko. Tagad būs reklāmas pauze. Egil, reklāmas pauze. Viņš savu objektu atsūtīs. Jā, viņš iesūtīja savu objektu, bet tagad, Roman, neesi. Nē, tieši noteikti. Tas ir, tas ir. Hāpsals iela Sarķinē. Sarkandāgā, jā. Pirmkārt, lokācija nepareizi. Man liekas, lokācija nepareizi ielikt. Vai pareizi lokācija? Tur ir korpus 1 vai kurš? Hāpsals 1, korpus 1. Tad pareizi, jā? Jā, viss kā vajag. Jaunais projekts 7. stāvs no 8 ir lifts, bet šis dzīvoklis ir divstāvīgs, tātad tas ir 7. un 8. stāvs. Jā. 106 kvadrātmetri, tas ir diezgan daudz, bet, lai jūs saprastu, es parādīšu vienkārši bildes. 1300 eiro kvadrātmetrā, tāpat kā Ozolniekos vidējā cena. Nē, bet maksimālā, kur 2 stāvi. Dzīvoklis bildēs izskatās mazliet labākā dzīvē.
Tu tur esi bijis? Nē, Egils tā teica, un es uzticos viņam. Var redzēt, ka, Var redzēt, jā, ka... tas labāk nekā būs dzīvē. Jā, to vienmēr var redzēt, jā. Jā, tā ir aura tāda mini, ko var jūs vajag atsveicināt. Bet tāpat laikā nav tik... Jā, viņš nav tik nodzīvots arī, kad būtu slikti. Cik tur ir izolētas istabas? 2, es domāju. O, kāds liels... Skurstenis. Bet arī teras. Loģija. Gigantiska. Var izpausties. Šis ir forši. Ir, kam tas ir ļoti svarīgi. Ja? Ir, kam nepatīk, jo izstāst, ka tur ir kontakts ar kaimiņu arī. Vai nav? Ir. Ir, laikam, jā. Up to you. Un tas cerams, ka kaimiņš neizpaužās. Aha. Bet, protams, ka forši. Labs skats kopumā. Jā, atsevišķi vans istaba vienai istabai, tad ir vēl viena istaba. Kaut kas tur tek var redzēt, jā, bet tas tā... Man patīk tas, kā viņš nofušē, tu ienāc iekšā un uzreiz ir lifts. Tā kā hops augšā. Tāds jaunais projekts. Sarkandaugavā. Tas nav arī, laikam atsvaicināt fasādi, acīm redzot, vai kas? Visiem tur tādas ir. Visi var izpausties jaunajā gadā. Katrs loks cita izmēra. Nav 2 logi, kur ir viena izmēra. Es šito nepamanīju. Vai tā liekas vienkārši dēļ bildes, dēļ... Katrs. Kur prikols īstenībā? Šitas bija... Tas ir ar kaut kādu, jā. Kaut kādu domu tur bija, laikam. Tā kā mozaīka salicis. Jā, bet arī jumts tāds. Jā. Viņš tāds domāts bija, laikam. Skaisti. Palika pilsētā, jā. Nospiedums. Bet neizskatās slikti. Overall, jā, lēcis tās dzīvoklis 1300 Lietveids maksā. 1300. Bet atkal ādažos tu var nopirkt varbūt labāk izpildījumu. Jau. Bet Rīga tu pa 140 tūkstošiem nenopirksi nekur tādu lielu platību. Jaunajā projektā. Tā izdevīgāk priekš ekonomu klases pircēju. Būtīgi, kā Egils skaidrojās vienmēr pie sludinājuma bildē. Bet man liekas, ka var strādāt, bet Sarkandaugava ir smaga kā tāda. Un tāpēc tas ir... Tikai tiem, kas tur dzīvo. Skaties, es pārdevu 4 Kaivas iela 50, tajā dzimta sētā, pa 153 mums bija darījums. Ne, bet tas pats, kas Sarkandaugavā pārdod šito. Tev pat dārgāk. Jā, pa 100. Cik tev kvadrātmetrā bija viņš? Štukas 800, man liekas. Mazāks. Krietni mazāks. Labi, cik kvadratūra bija? 80 kaut ko, 86, man liekas. Šis arī sanāk kaut kā 97. Viņš nav 106, tur baigi milzīgs uz balkons. Jā. Viņš noteikti klāt tur. Tad viņa kvadrātmetru cena ir augšā. Jā, 1,4. Paskatāmies īstenībā Sarkandaugavā. Hapsals iela 1 korpus 1. Tas kāds tam nosaukums ir. Mozaīka. Tur ir kaut kas elegants, man liekas, ir iešauts. Mozaīka 100%. Tā, paņemsim pēdējos 5 gadus. 66. gads būvniecība jau tur bija. Ko? Jā? Jā. 66. 66. gadā nodots viņš ir. Kas tas pa Ar mūru? tādiem logiem. Tur kaut kas ir. Ne, un tad renovēta māja, un varbūt pēc renovācijas nav... Nodots? Atver pasies, kas tur vispār mācīti mādā. Varbūt tā renovācija neprasīja būvprojektu. Varēja tā būt? Jā, Es nezinu. Šis ir interesanti. Tev cena bankā pareizo adresi rāda? Jā. Nu, tā pati māja. Es zinu, kur ir. Pēc logiem var pateikt. Interesanti. Pasies, pagraba arī ir apdzīvoti. Var redzēt, ka tur ir dzīvokļi. Tā kā viņš tur pamatīgi viss. Jā, kaut kāds interesants case. Tur kaut kas ir savs stāsts apakšā.
Nu, ot, un šitāds dzīvoklis maksāja kvadrātmetrā 1500. Nē, jā, 1500. Un tad ir vēl viens tāds pats par 1200. Un vairāk darījumu tur nav pēdējo 5 gadu laikā. Tāpēc mēs visus darījumus. Cilvēki negrib iet prom. Cilvēkiem patīk tur, jā. Cilvēkiem tur patīk. Nu, nebūs objektīvi skatīties kvadrātmetru cenu. 68. gada. Nav. 18, 13 tur. Tie visi darījumi, kas ir bijuši tur. 18, 17, 16, 14, 13. Nu, tur nav vispār kopā 10 darījumi, mēs redzam. No 13. gada. Nu, es nezinu, ko visi tur maiņu taisa. Paliek mantojumā. Egil, tas ir kopīpašums? Nav tas kopīpašums. Nu, kopumā tāds dzīvoklis, man liekas, 129. Nu, lai tas 1300 sanāk pret reālajiem kvadrātmetriem, cik tur sanāk, tik arī sanāk. Jā. Man tā teikt. Kā tev liekas? Man liekas, tas atbilst tai cenai. Nu, tik daudz viņš arī maksā, manuprāt. 139? No, kāpēc ne? Ir kaut kas lētāks? Nu, nav nekas lētāks. Uz šo jautājumu ir tikai atbildēt var tikai SS. Cik tur bija istabas? 3 vai 4? Trīnieks. Es iešu trīnieks. Baigi lētāk nekā nebūs. Nebūs nekā lētāk? Nu, kaut kas vienmēr ir lētāks, bet... No, bet arī pēc platības tev vajag ielikt filtru. Ne mazāk kā... 85. Nu, kurš meklēja virs 80 trīnieku? Viņš 106. Sorry. Teikā var nopirkt. Nu, bet šitai mājai man arī liekas kaut kāds stāsts bija. Nebija tur kaut kas arī ar kaut ko? Vai arī tas viens dzīvoklis tur bija tāds ar kaut kādām problēmām? Bet nu šis ir labs piedāvājums. Arī. Nu vienīgi jāremontē baigi, ne? Kaut gan arī kaut kas ir darīts. Bildes slikts. Šis arī adekvāts ir. Cenā varētu teikt. Adekvāts, ok. Ejam tālāk. Imantā progresīlā pa 103. Šitā zinu, es šeit esmu bijis. Un iespējams mēs to sāksim tirgot drīzumā. Iespējams. Okay. Ko tu domā par šito piedāvājumu? Nu, patiesībā viņš dzīve bija šī smukāk. Manuprāt, izskatās nekā šeit. Nu, tas ir īpašnieks sludinājums. Tur ir tā kā privāts tāds pagalms. Nu, slēgta teritorija. Nav slēgta, vai tad ir? Ir slēgta. Nē, bet tur ir žoks. Tiešām tur ir žoks? Jā. Nu, labi. Nu, vismaz es tur biju kāds 2 mēnešus, 3 mēnešus atpakaļ. Varbūt jau 3 mēneši pagāja. Tur bija žoks, jā. Nu, pirmais stāvs, varbūt tas mīnus. Ne visiem derēs. Beltāža vai pirmais? Nu, un arī tas, kā apkārtnē tev viss tas lietuviešu projektu nu, jā, tur skats ir. Ieskauts. Bet tieši šim dzīvoklim, man liekas, tur nebija skats uz lietuviešu projektu. Uz 104. Pirmais no nezinu, tur 1,5 metru augstuma no zemes. Jā, nē, nav viņš ļoti zemes. Standarta pirmais stāvs. Nu, tāds normāls. Nav tā, ka tur puspagrabs kaut kāds. Bet gala cena? Priekš Imants? Šobrīd tas ir lētākais trīnieks jaunajā projektā Imanta. Manuprāt, vēl ir kaut kas, man liekas, bija Sloks iela, bet šobrīd tas ir vai nu ir lētākais vai otrais lētākais Imantā. Bet progresīlai 3 tā arī vajadzētu būt. Vēlreiz? Nu, šim projektam arī jābūt lētākajam. Nav jau lētāka projekta Imantā. Nu, tev būtu jāzina. Nē, nu man tā šķiet, nav projekta Imantā, kuram būtu jāmaksā lētāk. Bet viņš nav tā, ka ir ļoti slikts. Viņš ir... Es netiku, ka ir slikts. Nav, nē, tur tā lieta, ka Imantā nav sliktu projektu. Tur tagad vēl jauna virtuve būs uztaisīta. Bet jā, viņiem ir uz pagalmu logi. Jā. Un tie logi ir diezgan lieli. Nē. Iedomājos, šeit būs smuka virtuve, moderna. Un tad pavisam cits skats arī būtu. Labi. Kas mums tas Iepniekalnā pa 138? Tas ir Edijs, man liekas. Edijs, man liekas, tirgojas šeit. Nē, Metropolis šito tirgo.
Šitais ir... Ja es nebaldos, tas bija tur, kur ar lodžiem bija tas ūdens problēmas. Jā. Tur vai tā bija šī adrese, vai tas bija cits? Tā ir šī. Ne jau tur visiem ir visu laiku viss slikti ar ūdeni, bet tur ar ūdeņiem ir interesanti. Nekas slikts tur nav, bet tam jāpērš uzmanību. Liels dzīvoklis, šitas ir apsies. Kāda vaina šitiem? Vai Egīla labāk? Vietā, manuprāt, Zepņikalns ir labāks nekā... Nākamais ir Egīla. Piedāvājums. Un tad mums ir Ziepniekalnā vēlreiz bikstu. Tas ir cits. Šis nav mūsējs Edijam. Šis ir simpātisks piedāvājums. Un tas ir atkal Edija. Tajā pašā projektā, kur tikko skatījāmies arī. Jā, Rekvedijs. Šis ir cits, jā. Piedāvājumi ir. Tad ir 139 rekur. Arī Hapsals bija. Kas ir? Nezinu, interesants. Manuprāt, tas Progresa 3 ir labākais no šitiem. Paskatās, kā viņš te ir izbūvēts. Jā, interesants. Jautājums ir pastāv. Vienīgais, kas man patīk Egīlam, ko viņam pītā bija, ja? Viņam bija pašā augšā, viņam ir lifts, viņam labs skats pār... Tas ir bonus. Bikstu ielēs nāk. Pirmais bija, otrs arī bija pirmais, abi divi bija pirmie. Progresā arī bija pirmais, jā. Visi pirmie stāvi, jā. Un rekur, Burtnieku ielai bija 5. stāvs arī. Burtnieku iela tādu nesavākti galīgi. Jā, viņi, varbūt pat jēga vienkārši nokaulēt normāli ielēts remontāts vajadzina. Jā. Varbūt. Es domāju, ka jā. Jo vieta laba. Tur vienīgi jāskatās arī par apsaimniekošanu un komunālē un kas ar katlu mājā un vispārējais. Kopskatījamies Trīnieku budžeta variantu, vecie jaunie projekti. Trīnieku ģimenēm. Manuprāt, tā Imantas vidu ir tā vieta ir labāka nekā, kas tur bija Zepņikalns un vēl kaut kas. Jā, vieta ir labāka, bet stāvs tev sliktāks. Stāvs pirmais, jā. Visi bija pirmie. Egīlam izēja ārā uz divstāvīgs, otrajā stāvā no guļamistabas izēja uz lielu terasu. Egīlam bija arī platība lielākā. Jā. Pasties reku pa 140. Meža parkā. Šitais arī nav jauns projekts. Bet Meža parks. Šis, man liekas, arī tikko izkabināja visus. 1500, es domāju, tur arī varēs novērtēt. Džakūzes baiglabais bija. Tas cik plašs arī. Cik viņu kvadrāti arī kaut 189. 4. stāvs. Ir kaut kāds balkons, nekā nav. Bet viss ir apmēram līdzīga cena. Nav tā, ka tur 10,000 starpība, tur ir daži tūkstoši tikai starpība. Es ieliku tā, lai būtu tā. Kur es ieliku no tik līdz tik. Es varu ielikt vēl dārgāk. Nē. Budžets ir budžets. Var pastīties, kas ir līdz 130. Varbūt ir kaut kas, ko mēs... Viens. Ķengereks. Maskavas 444. Man liekas, tas pat nav ķengereks. Pagaid, tā nav Salaspils? Kur tas ir? Es tādu neesmu pamanījis projektu. Aiz Zoom tieši. Jā, kaut kur tur sanāk. Ok. Labi, Maskavas ielas. Cik viņš sanāca? 116 pa Trīnieku. 1200 kvadrātmetrā. Šis gan ir lēti. Bet man liekas, tur kaut kas lokācija nav. Man liekas, es tur kaut kur netālu no turienes pārdevu to Bonavā. Man liekas, tā bija Bonavā. Trīnieku pa 108. Un tā bija adrese Bultu iela 1A, man liekas. Bultu iela 1A. Jā, to Bultu ielu es atceros. Bet rekord Maskavas iela 400, cik tur? Īsti tas skumji. Nē, viens skumji, bet kur viņa te nav? Zuma ir pretī vai vēl tas jau pēc Zuma, jā, brauk no centra? Pēc, man liekas, jau. Atrodi man to māju, kur viņa ir. Vai nu es nezinu viņu? Jo... Kur viņa ir? Es zinu,
šāda māja, ja? Maskavas kaut kur jābūt lokācijai konkrētai, jo līdz ķegaragam 15 minūtes. Ar kājām. Tas, gājiens. Korekta adrese, galvenais pašās beigās. Kādēļ? Korekta adrese. Gravas ielas 17. Ogres kalns, Tukums. Kas tas būs, diez? Jā, kur ir? Skaidrs. Tas ir, Liekas, es tur biju vienreiz, kad kaut ļoti sen. Ko tur darīja? Apskatē? Uz to māju? Man liekas, ka tā bija šī. Te ir Krustpils iela. Un to es parasti saucu pa Krustpils ielas rajonu. Tā ir tāds melnais caurums. Šķirotava tā nav? Es pārspīlēju. Bet tas ir tāds, kur aktivitāte ir ļoti zema. Tur parasti cenai ir jābūt ļoti labai. Kā lūdzu? Tā neskaties, kā šķirotava? Jā, tas ir tas rekur. Te jau forši. Atbrauc tur ir iežagota teritorija, tur ir šlagbaums, tur tā kā sava tāda privāta sektora, ja tā var pateikt. Tur nav Kengaraga vibes. Labāk, ja? Un lētāk. Kengaraga tieši daļa vibe arī pērk. Jā, pa ko tu runā? Es nesaku, ka tas ir labi, ka tur nav Kengaraga vibes. Varbūt tas arī ir tā trūkums. Kaut kas pietrūkst. Tev ir māja un apkārt ir tur koki un žoks, un tu esi tā kā sava. Jā, bet ja mēs skatāmies uz šo projektu un pēdējos 2 gadus, vai pēdējos 2 būs adekvāti, vairāk vai mazāk. Ir 400? Jā. Man tas bišķiņ atgadināja, ir Kleistos tā viena māja, Ratspītas iela. Dažreiz tu liek pie Imantas, bet patiesībā tas ir daudz tālāk. Jā, bet... Tev ir māja un apkārt viena daudz dzīvokļu māja un apkārt ir pilnīgs mežs. Un šeit arī kaut kas līdzīgs. Jā, pareizi. Nebūtu tā Krustpils iela, ja viņam tur blakus vispār ideāli būtu, jo bišķi tur tas rūpnieciskais rajons apkārt ir. Bet šeit tā Kleistu, ja? Jā, tur. Ratspītas iela, man liekas, tas saucas pareizi. Kur tad viņi ir? Rekur šeit. Tas projekts ir Imantā. Te ir Kleisti, jā. Pareizi teikt. Bet tur tāda zaļa un kaut kā savādāk man viņš pēc sajūtām. Šīdais ir tā, ka labāk, man liekas, uz to projektu braukt ne caur Ķengaragu, bet caur... Kā viņu vēl var dabūt? Kā uz viņu vēl var atbraukt? Caur... Es toreiz braucu ar taksi un nevarēšu palīdzēt šeit. Bet kā tu brauc pa Krustpils ielu, ne? Nav ne jausmas. Vēl te redzi tā pēc navigatora. Tā atrašanās vieta. Nepavelti šī cena 116, bet šis ir neko jau normāla cena īstenībā. Var strādāt, ne? Man liekas, ka viņš jau ļoti ilgi strādā. Tāpēc, ka neviens nevar aizbraukt turieni. Visi joprojām domā, kā tur tik jāatbrauc paskatīties. Lētu liekas. Pasties kartē un tā... Aģents strādā. Bet kopumā nekāda vaina ar šo cenu, man liekas, pat var strādāt. Kādam, kurš tur blakus strādās, viņam, man liekas, tieši tāds... Nekā jau lētāk nav. Nekā lētāk nav. Tā kā tu teici, ir kaut kas lētāks, kur ir. Tad Egilam ir normāls variants. Tas, ko mēs skatījāmies. Bet daudz variantu arī nav trīnieku īstenībā izvēlēties. Tikko skatījāmies, ko mēs... Šeit sludinājumā vajag karti un tur uzrakstīt, kā tur tikt, kas ir blakus. Kaut kā, varbūt, lai cilvēki saprastu. Tieši šajā... Zini, man dažkārt ļoti patīk, Roman, tavi ieteikumi, jo viņi ir tik tādi... Ja cilvēks skatās, viņš nesaprot vispār, kur tas notiek, kā tur tikt, kā no turienes kaut kur tikt. Jā. Vispār, jā. Un mēs arī apstājāmies pie tā, ja šis variants nav labs ar to, ka ir tā. Ja tev ir risinājums, tad tev vispārējais jau ir super. Es domāju, ka tur ir problēma arī tas, ka tev daudz tie klienti, kas nāk skatīties, viņi nav gatavi ņemties to visu un risināt kaut kādu mīklu, kā tur tikt. Maskavas 444, Gravas iela 17, kas, ko. Jā. Labi, ok, paldies liels Egilam par viņu variantu. Vai tiešām vecajos projektos skaņas izolāciju jau atbildējām? Edgar, varbūt kāds var paskaidrot, kā labāk darīt, ja pērk dzīvokli izīriešanai? Atbildēju. Atbildējām.
Liesmas iela atbildējām, jāievieš jauns definējums, jaunais specprojekts līdz 9. gadam vai pirms krīzes projekts, lai nejauktu ar padomu, lai kas pirms krīzes projekts. Bet tā arī bija trekno gadu projekts. Tā var pateikt, trekno gadu projekts. Un pēc krīzes būs renesansu projekts. jā. Pēc krīzes renesansu jaunais projekts. Tu domāji, cik daudz mums būs apzīmējumi, tad beigās jaunākos var pielīdz. Un kādu mēs sauksim tādus tos, kurus iesāka treknajos gados un pēc tam transformēja un tā pārtaisīja, tad tie būs vēl kaut kāds īpašs nosaukums. Jaunākos var pielīdzināt jaunā projekta definējumiem. Nu, protams, jā. Paldies par atbildi. Mitrijs saka, Mārcis kaut ko iesūtīja, varu paspēsim. Plānojam dzīvokļu iegādi ģimenei. Vai varat, kungi, uzmest acis šim variantam, cik tas ir adekvāts 2 pieaugušiem un 1 bērnam? Lokācija, cena, paldies. Roland, nezinu, vai tu esi sagaidījis šo momentu, bet te mēs skatāmies. Ģimene, 2 cilvēki un 1 bērns. Pareizi sapratu? Tā, imanta, kas ir Auro 13. Viņi tieši projekts. Jā, un viņi divnieku skatās. Kas ir labi tas, ka divnieks ir izolētām 2 istabām? Esmu redzējis neskaitāmas reizes, kad dzīvo viesistaba, guļ viesistabā, izvalkams divāns, un otrā istabā ir, labi, tur es līdz kā ar bērnu. Tur ir 49 platība, jā, kvadrātmetri? Jā, klasisks divnieks, jā. Jaunais lētēts, jā? Jā, imantā tikai jauniem. Ja es atceros, es pārdevu divnieku lietuviešu projektu pirmajā stāvā pa 53 000, bet tas bija mazais, tur bija mazāka platība. 38, tas palūtā? Laikam, jā. Es domāju, šitas ir salīdzinoši ok. 1000 eiro kvadrātā. Jā, 1000 eiro kvadrātā metrā ar iebūvētu vietu. Tur jāstāst, cik daudz tev ir viņā jāiegulda apmēram, lai tev viņš pilnībā apmierinātu, ja tas nav daudz. Un var pie tā mēdīt klāt, ja tu gribi kredīti ņemt, tur var paskatīties kaut ko. Man tā arī ir tur bērnu dāzi, ir tur sabiedriskais transports, veikali. Tur... Jo, man tas divnieku līdz 1200 var novērtēt ar remontu, vai ne? 1200? Jā. Es domāju, ka jā. Jā, remontu jā. Tas sanāk, tu vēl var paņemt 10 pakas klāt, kaut ko uztaisīt viņā. Man tā, ka jau piedāvājumi ir daudz divniekiem. Tur pirmais stāvs nebija? Nē, šis bija 5. Nu, arī vienīgais ar ratiniem uz 5. stāvu. Jā. Tas varētu būt vienīgais. Bērns nav jau gan pieaudzis, ka viņš ratos nevar. Kur šitā tur dabūt arī 50. Arī divnieks. Jā, es jau tā kā jūtu, kā eju un viss locās. Kad uz vācu grīdas. Labināts? Jā. Un arī tie, tās vieglās durvis, kas ir tās putoplasta. Kaut kā man ir... Starp citu, šitais dzīvoklis ir stūra, bet viņam ir lielāks istabas, jo viņam nav loģijas. Un tāpēc teorētiski šim būs vairāk platība, varēs iebūvēt lielāku skāpi istabā. Un pa lielam šitais arī neatšķirās no tā iepriekšējā, ko iesūtīja. Parasti šeit loģija. Kādā šeit adrese? Aniņmuiž 40. Ja zem ir īpašumā, tas ir pluss, bet obligāti par to nevajag piemaksāt. Labāk tad kaulēties par to, ka nav zem īpašumā. Šeit blakus promenādam, tas Aniņa muļas tas, promenādam. Kur otru mēs skatījāmies, ir šeit. Arī blakus, jā. Viņi ir ļoti tuvu. Tieši Rīmja veikals blakus arī ir. Tad mums ir Kleistu 21 pa 50, šito mēs neņemsim skatīties. Šitais ne. Tad mums ir Slogas iela 83. Laikam jau, ka nē. Tad mums ir Aniņmuiž 48. Bet šī jau 62. sērijā, jā? Abas divas pēdējās. Bet stāvoklis sliktāks. Jā, tāpēc tā. Šītais jau ir variants. Pārbūve. Šito arī var apsīties pie reizes. Vienīgais pirmais stāvs šeit ir. Varētu pateikt 46 ņem. Rekur pārbūve. Jā, durvis. Labi, ka nav visas siena izgāsta. Bet, vai saskaņots pirmajā stāvā vēl pie tam. Tad ir Auriela 13, kur mums sūtīja tikko. Viss tas, jā. Radiatori šeit ir nomainīti, logi nomainīti, santehnika ir ok. Iebūvēts skapis, jā. Jā, starp citu šeit forši. Es godīgi pateikšu, šāds skapis,
Es vienkārši zinu, kāds ir, ka tev tāds ir, un tas ir nenormāli lērti. Nu, ieej visu samet, nu, tev ir ļoti ērti. Tas savādāk. Parādīja vēl arī vannas istabu un... Vannas istabā nav labākais stāvoklis. Nē, nu vispār vai tas ir, nu, okei. Nu, viņš... Okei. Vaļas mašīna zem izlietnes, man liekas, tas ir labi arī. Tad mums ir dāmas jau 10 apsies, kur Avers atbildēja arī smuki, var visu redzēt. Nu, šeit ir labas bildes uztaisītas, bet patiesībā šeit nav tur kaut kas baigi uzbūvēts iekšā. Jā. Tas viss ir Euro remonta. Nu, kur bija remonta, ko mēs skatījāmies. Jā, nu. O šitais nē. Šitais nē. Šitais, tas ir cik daudz variantu, ne? Ir no kā izvēlēties, jā. Jā, Big Bang gandrīz jau paņēma kredītu. Tā, dāmas jau 29. Nē. Nu, viss jau, varbūt ir kaut kas izdevīgs, pat 45 rekord, viss sākās bez remonta. Man tāds sajūta, ka cenas atkal ir back, kā agrāk bija kaut kādi 3 gadi atpakaļ, ne? Nu, ir lētāk, sērijnieki tieši, man liekas. Jā, ir bišķi lētāk, bet darījuma skaits pagājušajā mēnesī bija rekord daudz, ja kas sērijniekiem. Gandrīz rekords pēdējā gada laikā. Nu, varbūt šis arī kā variants. Cenas dēļ. Bet šeit arī pirmais stāvs. Jā, bet šeit cena ir adekvātāka. Jā. Bet arī, nu, ja netraucē, ka ir pirmais stāvs, nu, kāpēc ne? Šis ir pat labāk cena, jā. Un šim dzīvoklim atrašanās vieta ir arī nav slikta. Nu. Vispār man tā nav slikts. Es teiktu, ka tur jāskatās nedaudz kritiskāk uz to, ko tu varētu paturēt tajā dzīvoklī. Jā. Skatāmies pirmo, jo, ja tu vari dabūt pa 10,000 lētāk kaut kādu, kas ir bišķiņi tā kā beigtāks, bet tu pietāmē viņas atkal klāt, kā jau es teicu, tad sanāk, ka var uztaisīt pa lielāku budžetu remontu, vairāk noteikts dzīvoklī, kas iekšā ir tieši no tevis, nevis vecs kaut kāds remonts. Roland, vienīgi vēl es gribu piebilst, ja tu pēc lietuviešu projektā dzīvokli, tad zini, ka virtuve ir ļoti maza un izdomā, kur tu liksi leduskapi vienmēr. Padomā, ko darīsi leduskapi. Viņu var kaut kur ielikt, bet, nu, labs vakars jautājums par projektu Solaris. Kāpēc ir 3 adreses un cik dzīvokļi ir reģistrēti kā neizbūvēta platība? Ārti, tur ir kopīpašums. Tur ir 2, man liekas, adreses. Āniņa mūža 42 un 43. Viņi neizbeidz jau? Nē, man liekas, ka nē. Un vienkārši tas ir kopīpašums. Un tad, nu, tālāk, kas ir kopīpašums, par to var atsevišķi parunāt. Bet es ceru, ka tas jau kaut kāda viesa skaidrība. Bet, ja grib noformēt tur normālu darījumu, ir labs piedāvājums par cenu, mums ir pie kā, nu, ir notāri, kur orientējas tajā visā. Starp citu, kad es skatījos tos darījumus pēdējo 3 mēnešu laikā, viens no dārgākiem bija Solarisa. Jā, tur notiek darījumi. Tur ir labi kvalitāte. Nu, kad tu ieej iekšā tajā jaunajā projektā, tu jūti, ka tur ir kvalitāte. Nu, tā ir. Paldies par viedokli. Aigars raksta, Ozolniekos maz piedāvājums, tāpēc cenu augšā iet savu krasti zelta pērle. Tā varbūt arī ir. Galvenais ir, lai citiem ar tā liekas savādāk, lai, nu, pēc tam var, lai var pārdot Palmu ielā labāk zemi īpašumā. Vidrīdžu, nevis Vidrīdžu, tāpēc nemeklēju, sapratu, kā ar lejā to mēs sapratām. Vadims mums ir iesūtījis sludinājumu, to mēs apskatīsimies vēl. Un ar to, laikam, mēs šodien beigsim par jauniem projektiem, bet kas tas tāds ir? Tev vēl kaut kāda sludinājums. Aha, Solarisam ir 2 adreses. Tas tā ir. 137 paks. Hapsals jau. Vērtējums? Jā, Egilam vērtējums ir tam trīniekam Sarkandaugā 135. 137? 137? Jā. Nu, gandrīz pilnē. Cik bija sludinājuma? 139. Nu tad gandrīz tikpat. Nu, pa lielam. Jā. Tu var sarunāt, gaļa. Ne, tur kaut kādas mēbeles tehnikas vēl paliek, tas neatpils vērtējuma. Ja, pa 2000 tur nevar tikties tādā. Pulkveža Brieža iela beidzot kaut ko centrā atsūtīja. Tas ir šitie ten. Kā viņu sauca? Aiz Rimī. Pārkalē. Tieši tā. Tagad viņi mēģina pielīdzināties Viesturdārzam. Cik kvadrātmetru cena? 2300 tikai. Bet 280,000 par 4.
Otrais stāvs. Tas ir otrais stāvs. Tas ir jauns piedāvājums, viņš jau bija. Es nezinu, bet es nebiju redzējis tādu. Mēs tur fjordos tālāk 4, man liekas, pārdevām par kaut kādiem 260. Ja? Gribētu redzēt plānojumu. Bet, dārgi. Dārgi sanāk, man liekas. Padomāsim, ar ko viņš ir īpašs. Viņam ir jābūt īpašam, lai pārdotos par 280 vispār. Jā, es domāju. 250, 260 būtu daudz reālāk. Piemēram, šī bilde, es nezinu, kaut kā gribu kaut ko vairāk redzēt, saprast. Man liekas, ka šeit ir forši. Tur ir tā terasa ir. Jā. Un tev te ir viesistaba un tā lielā virtuve ir aizmugurē. Un es domāju, ka tādu labu bildi, viņš ir labs. Tu ienāc un tev ir liela loga un uz to, vienīgi, kur viņš ir, tas viņš ir, kurš kā tur sanāk tā viņa terase. Viņi ir, tu iznāc. Tur augšā kaimiņš, tas arī tā. Bet... man liekas, ka ir ļoti liela konkurence, ļoti daudz ko var pa 280 atrast. Varbūt pēc kvalitātes nebūs arī, ja vēl noņemsim nost kvadratūru. Cik mums ir? Cik kvadratūra ir? 100 sanāk. 100. 2800 kvadrātā. Bez terases. Dārgi. Kā tev liekas, Roman? Tu domā, kā liekas, kāda ir cena, vai ir pa dārgu vai ne? Jā. Man tur centra arī nebija pēdējā laika objekti, arī nevaru tā pateikt. Bet ko man liekas, ka ir tuvu ok laikam? Jā, man aizdomas, ka vienkārši piedāvājuma nav līdz galam. Es skatoties uz tām bildēm, es līdz galam nesaprotu, kas tur notiek. Es tur iekšā neesmu bijis, un nav sapratams, kāda tur ir apkārtnē, kā tur viss izskatās. Tev ir tur kaut kāda sava lodža, terase? Nere, kur bija, šī tāda ten. Nav sapratams, ko es varu tur redzēt. Jā, kāds no tās, precīzi, jā. Un otrs puses, kur šeit ir tā lodžija no tiem logiem. Un šeit tas logs izstās tik liels. No viņas atkal izskatījās tik maziņš. Kā tur ir ar visiem tiem parkingiem, jo centrā taču grūti ir parasti atrast pareizi? Vai tur ir iekļauts viss? Bija daudz parkingu. Jāra. Placams parkingu, man liekas, bija mazāk. Jo viens parkings tur 15,000 laikam maksā vismaz. Jā, parkingu vajadzētu šajā cenā dabūt iekšā. Tur jau 15,000 starpība. Auto arī nav. Bija kaut kas. Nomā piedāvā nomāt viņš. Tas nebūs viņa. 2800 tāds maksimums vien ir. Jā. 2800 tas būs maksimums. Cik tur būtu komunālais rēķins ziemā? To es precīzi nepateikšu, bet cena kvadrātmetrā ir maksimums tur. Labi, ka tur blakus ir viesturdārs. Man liekas, viesturdārs tur ir piedāvājumi kaut kādi. Man liekas, ka 280 šitādi ir pa daudz. Kaut kā 260 ir tas, kur noteikti ir darījumi. Man liekas, 280 tieši tie cipari, kur karājās. Ja, tu vari viesturdārzā 90 kvadrātmetrus nopirkt arī pirmajā stāvā pa 250. Būs plānojums. Viesturdārs ir, jāsaka, kā ir krūtāks projekts, ja? Ja tur viss ir ok ar plānojumu, tad, labi, tas dzīvoklis ir tur izbūvēts un tā. Ir pa daudz. Viņam vajadzētu pie tā 250 pietuvoties, 270, 268. Kaut kas tāds, vai ne? Mēs arī fjordos, man liekas, ka arī pa 260, 250 kaut kas tāds. Nevarēja virs 270 izspiest neko tā īsti. Tādos, kas nav pats labākais biznesa piedāvājums, ja? Un pār kalēji ir foršs projekts, bet tur blakus ir viesturdārs un tur ir piedāvājums. Un ir grūti. Šis nebūs. Padārgu, ja? Padārgu. Ko, kolēģi, varbūt jums ir kaut kas, ko ieteikt, ja cilvēki grib pirkt dzīvokli Sarkandaugovā vai vēl kaut kur jaunajā projektā, un viņi nezina neko par to projektu?
lai pievērš uzmanību, kas notiek apkārt, kāda ir vidē, var, nezinu, tur ar riteni aizbraukt apkārt, paskaties. Nu, man kopumā patīk tie jaunie projekti. Nē, es vienkārši, kad domāju par to, ka tu tā runā, es visu laiku domāju par to Sarkandaugavas jauno projektu. Vai arī tādiem citiem projektiem, kā sauc to Stopiņu 11, vai cik viņš bija spēlēkais? Kurš? Tā kā brauc pa Deglavu, vai dārziņos ir tur tāda pelēka māja arī. Tāda tā kā Kaivas iela, tā kā Salnas iela arī tas. Jūs vairāk par to ekonomu klasi domājat. Man, kad es dzirdu vecis jaunais projekts, es iztēlojos kaut kādu puces tie nami, puces 45 purciemā, vai metropole imanta, vai tur tā NCC mājas, vai tie bikirdziedi mešciemā. Tādi solidi veci jauni projekti. Tā kā tie, kuriem normāla reputācija. Jā, vai te Upeņu iela tie Lauras nami. Jā, tādi normāli. Liela plātība, augsta griesti, ir parkings, laba vide apkārt. Manuprāt, tie ir gudi. Tie ir gudi, jā. Bet ir projekti, kuri nav gudi. un es gribētu vienkārši, lai visi zina to, ka, ja tev saka, ka māja ir jaunais projekts, tas nenozīmē, ka viņa vienmēr būs gudi. Pašam jāveic savu izpēti. Bet tas ir arī visos jautājumos, arī, ja tu pēc labā vecajā, jaunajā projektā. Bet ir jāveic izpēti, jebkurā gadījumā pērkot dzīvokli, tev jāiepazīstās ar visām niansēm, un tad jau objektīvi jāpieņem lēmums. Kaut kādu normālu pats jau varēs. Baigi labi ir tas, ka tie, kas grib pirkt ar kredītu, viņiem ir jāsūt vērtējums. Un tad vērtētājs, kā arī Andris piedalījās, mums bija asociācija Lanīda organizēja tur diskusiju, uzaicināja arī viņu. Un tur arī viņš teica, un man liekas ļoti foršs komentārs par to, ka tu pērci īpašumu, var gadīties, ka tu neorientējies lietās tik labi, kā vajadzētu. Un, ja tu pērci kredītu, labā ziņa ir tā, ka ir vēl banka un vērtētājs, kurš veic izpēti, un savā ziņā kaut kādi tādi lielāki iespējami problēma jautājumi tiek jau identificēti, ja viņi tur ir. Vai arī, un arī cena, vidēji tu sapratīsi, vai viņi ir vai nav tāda, kāda vajag būt viņai. Un tas ir ļoti forši. Un ja tu pērci no kāda īpašumu un nezini, vai tā ir laba cena vai slikta cena, vienmēr var pasūtīt vērtējumu. Reku man arī zvanīt cilvēki, Igor, klausies, vari novērtēt. Tur biroja ēka vai kaut kas tāds, neliela. Grib pirkt no īpašnieka. Es apskatos, lielos vilcienos, man liekas, ir ok, es viņam saku. Bet klausies, jūs tur abi divi nevarat, tā kā mēģināt saprast. Vienkārši samataties, pasūtiet novērtējumu un vienojieties, un viss. Un godīgi veicat darījumu. Un nekas tāds īpaši, piemēram, tu gribi nopirkt no savu radnieku dzīvokli. Nevaram izdomāt, cik. Saku, tu viņu gribi tā kā, palēto nopirkt, vai jūs gribat abi divi, tā kā godīgi veikt darījumu. Ja ir otrais variants, tu vari vienmēr pasūtīt vērtējumu. Es tā laikam ieteiktu darīt. Un arī, ja tu pats pērci un gribi arī kaulēties, piemēram, ar mākleri, vai pajautā, kur viņi strādā, vai pasaka, klau, es negribu būt nepieklājīgs, izteikt visādus cenu piedāvājumus, vai taisam vērtējumu. Vai arī vienkārši pateikt 70 un gatavs dot, ja ne, tad taisam vērtējumu. Vajag arī pateikt, ka bieži vērtējumu grūti dabūt, bet reāli tas dzīvoklis ir vērts vairāk nekā tas vērtējums. Tas bieži mums notiek. Jā, ir pievienotās vērtības, kur nevar. Bet mēs jau runājam ar pircējiem. Pircējiem svarīgi ir nenopirkt pa dārgu. Un dažreiz arī tas ir viltīgi teikt, davai sūtam vērtējumu, jo tu zini, ka tur notiek 2 darījumi gada, un tur būs dēļ tā, ka apkārt nebija līdzīgi darījumi, bez grūti dabūt vērtējumu. Bet patiesībā iespējams tas īpašums maksā vairāk. Jā, ir tādi gadījumi, ka maksā vairāk un nevar dabūt vērtējumu, bet tādos gadījumos parasti, kā pateikt, piemēram, mums bija tur darījums Kekavā, mūsu māja bija tur pa 105 000, man liekas, izlikta, un mums arī darījums bija pa to summu, un tā bija labāka māja un lētāka māja, un nebija nekas lētāks un labāks, bet maksimālais vērtījums, man liekas, bija 83, dēļ tā, ka, nebija pēdējo pusgadu laikā nekas līdzīgs pārdots.
Un, sanāk, ja mēs vadītos kā tikai pēc vērtējuma, tad mēs tur 17,000 zemāk pārdotu. Jā. Tikai bet tā, ka bija tur daudz nebija prezentāciju, vai ne? Prezentācijas bija, jā. Bet tā bija māja. Jā. Teic, jā. Mājām arī tā ir biežāk. Galvenais ir nopirkt kaut ko tu pēc tam varēsi pārdot. To māju varēsi pārdot, varēsi par to cenu? Es domāju, ka jā. Kāpēc? Jā, nu redz. Te ir svarīgi nopirkt kaut ko, kas ir ļoti pieprasīts. Tad divi varianti. Vai tu vari dabūt vērtējumu, vai arī tu zini, kad ir daudz cilvēku, kas viņu skatās. Nu tā kaut kā, jā. Bet vienmēr noteikti svarīgāk ir nopirkt kaut ko, ko skatās, un ja tu vari dabūt vērtējumu, vispār ideāli. Tā ir tāda zelta formula. Ja runā par naudu un to, ka tu viņu ieguldi īpašumā. Ja tu nopirksi kaut ko, kam nevar dabūt vērtējumu, un to neskatās, tas ir tas, kur tu negribi būt. jo tad tev vispār, neviens viņu neskatās, nevienam tādu nevajag, un tu viņu nevar novērtēt, tu viņu nopirki. Ir tādi īpašumi, un tad viņi ir tavi līdz mūža galam. Un tad pēc tam viņus manto, un tā, un domā, ko viņam darīt. Baigais čakars ir. Tā kā tas, laikam, būs ieteikums, taisiet vērtējums. Kaukās jau 14 jaunais projekts, ko par to domājat? Kas ir Kaukās jau 14? Kāda ielā? Kaukās. Kaukās jau 14. Pilnīgi sagribējās uzzināt. Tas ir teikā. Es tagad nenokomentēšu precīzi, bet man liekas, tur viss pārdots. Viņš foršs. Kāda interesanta māja. Tā izskatās no sāna. Tev patīk viņa? Es vēl nezinu, es nevaru saprast. Nav daudz dzīvokļu. Man patika viss, kas tur bija. Iepriekš viņa tāda laba. Labs piedāvājums, teiksim tā teikā. Paskaties šito. Teikā. Gribētu tirgot šitādu teikā? Šis man tieši asociējas to, kā varētu definēt bildē. Es dzīvoju teikā jaunajā projektā. Šitais? Maziņš kaut kur starp privātiem. Bet baigi forši, man liekas. Jā, man liekas, tas ir stilīgi. Šitais ir ļoti likvīds variants. Jā, gribam cipars kvadrātā, protams, būtu tas, kas protams, plānojam vispārreiz, bet ja mēs runājam par eksterieru un par lokāciju nav slikta. Vispār projekts. Viss ok, es atceros, viņš labi aizgāja. Vienīgais, kas bija problēma, šitais dzīvoklis. Jā. Šitais dzīvoklis, jā. Šitais dzīvoklis bija tāds, kāds bija. Bet, un kāds bija jautājums, nesapratu? Ko mēs domājam par to projektu? Komerc vajadzēja. Frizieris, lai uztais salonu, gatavs. Tur jā. Projekts par to domāju, sludinājumu nav, bet ir zināms, kas tirgo. Nika, ja tu zini, kas tirgo, atsūti mums, un mēs pateiksim, ko mēs domājam. Jo, pēc kaut kādiem plāniem vēl kaut ko var vieglāk pateikt. Laikam viss savu klausies, jau ir 11, jāslēdz ārā tiešraide. Paldies visiem, kas pieslēdzās nākamās tiešraides. Ja kas uzmanīgi, mūsu Facebookā tagad ir ļoti daudz eventu jau uz priekšu. Pie mums nāks ciemos Ausaklis, mēs runāsim par investīciju attīstību. Pie mums nāks par koka karkasa ēkām runāt, cilvēki, kas ar to nodarbojas. Pie mums nāks cilvēks no Arko īres nodaļas vadītājs Edgars, vēl vairāk pa īrēm pastāv. Tagad viņam daudz darba, septembris, oktobris, bet jo viņam sezona. Bet arī par to mēs parunāsim. Vairāk par īres piedāvājumu, kas arī izīrēšana notiek un tā. Tā kā gatavojieties, paši piesakojiet, kuri notikumi jums ir interesanti, un mums vēl plānojas priekš citi. Tā kā paldies visiem, kas pieslēdzās, paldies, ka sūtat linkus. Sorry, ja visiem nevaram atbildēt. Sūtat arī e-pastā privāti jautājumus un uz redzēšanos līdz nākamajai ceturtdienai.